Sveiki! Šīs dienas podkastā es esmu kopā ar Dāvi Ābeli, ar vīru, tēvu, fiziskās sagatavotības treneri, sportistu un vīrieti. Tā vajadzētu būt vismaz. Un, šodien mēs nedaudz parunāsim par tieši to, ko nozīmē būt vīrietim, kas ir vīrietis, kāpēc jābūt vīrietim un vairākos veidos, kā tas izpaužās būt vīrietim. Un arī nedaudz parunāsim arī par Dāvija dzīvi un arī par sociālo mēdīju aspektu, jo Dāvis kopā ar savu sievu Martu uztur un veido saturu diezgan lielā Instagram profilā. Manuprāt, ļoti kvalitīvā, ļoti interesantā, ļoti labi jūs parādat to dzīvi, kāda tā ir ar ģimeni. Un arī man patīk tas, kad jūs runājat arī par to realitāti, nevis tikai par to, ka viss ir skaisti, viss notiek, viss ir ideāli, bet tas, kas man liekas pietrūkst sociālajiem mēdījiem, ir tas, ka cilvēki var atkailināties un pastāstīt par tām grūtajām pusēm, par sarežģījumiem un problēmām, nevis ka viss ir ideāli, ka mūsu ģimene, mēs visur braukājam, mēs visu darām, mēs svinām dzimšanas dienas un darām visu, draudzējamies ar visiem, bet patiesībā jau tā dzīve nav tik vienkārši. Vai ne? Tieši tā. Un tas pirmais, ko es gribēju sākt, es gribēju īstenībā sākt ar tādu uzreiz hard-hitting question, kas ir vīrietis tavuprāt? Kas ir vīrietis tieši? Oi, smagais. Šo jautājumu vispār ir rītīgi grūti atbildēt, tāpēc, ka pēdējā laikā tā ir tā cīņa. Tas ir tas jautājums, ko es pats priekš sevis mēģinu nodefinēt. Jo, ir sagadījies tā, ka, dzimtā, kaut kur apkārt, kur tu esi uzaucis, nav īsti bijis tāds konkrēts piemērs. Nav bijis tas iedvesmas objekts, ka, tas ir vīrietis un es gribu tāds būt. Jo man liekas, ka dēlam tas arī ir tas svarīgākais, ka ir tas paraugs, no kā ņemt, dēlam tas varētu būt tēvs, bet mūsdienu realitāte rāda to, ka bieži vien tas tēvs nav tas, kas tev varētu būt tas paraugs, tas, no kā tu mācies, tas, kas saka, ja es būšu tāds kā viņš, tad visu, un ja es vēl būšu labāks, tad aiziet visu varam. Man liekas, ka mums traucē, Latvijā vispār traucē vēsturi, kādai mēs esam gājuši cauri. Jā. Man liekas, to ir teikšu arī daudz psihologi. Man arī tādā paziņu lokā ir cilvēki, ar kuriem var parunāt par šīm tēmām, un visi saka to, ka Latvijā sievietes ir ļoti spēcīgas, un manuprāt, tas ir tieši no tā, ka mēs esam tai smagajai vēsturē gājuši cauri. Jā, visi tie kara laiki, visi tie izsūtīšanas, un nedomājas, vīrietis aiziet karā, sieviete paliek mājās vien pat ar bērniem, viņai ir kaut kā jātiek galā. Tas tām sievietēm mūsdienās ir uzaudzējis ir tik biezu ādu. Un ja vīrietis ir atnācis par laimi, mājās dzīves un vesels, patiesībā daļa no viņa ir palikusi karā. Man liekas, karš ir psiholoģiski un karš viena no visdrausmīgākajām lietām, vai ne? Un ir tāds teiciens, ka karš esot vēl sliktāks par elli. Ja ir elli, tad karš ir kaut kas vienkārši, kaut kas mežonīgāks. Un tad bieži vien tā arī gadās, ja tu esi atnācis mājās no kara, tu centies visu laiku rendēt visas tās emocionālās slāpes, tu rendē alkoholā, tu rendē tajā lietā, un tad palielina tas vīrietis mājās paliek kā tāda mēbele, kurš pirmkārt nemāk runāt par kaut kādām savām sajūtām vai par to, kas vispār iekšā manī tagad darās, un es uzskatu, tā arī ir bijusi mana vislielākā problēma. Piemēram, attiecību sākumā es biju tas, kas arī vairākas dienas varēja nerunāt. Ir kaut kāds konflikts, ir kaut kāda tāda situācija. Tas bija tas, kā es biju uzaucis, tas bija tas, ko es biju redzējis, tas bija tas, ko es tajā laikā mācēju, un man vieglāk ir vienkārši par savām sāpēm nerunāt. Es kaut kā pats viņas sevi apspiežu, it kā tieku galā, norīt to sāp, un tad mēs kādu laiku dzīvojam atkal līdz nākamam tādam notikumam. Vai ne? Un es tev gribu nedaudz arī palabot, jo oficiāli es tagad neesmu Dāvis Ābeli, esmu Dāvis Brīcis Ābeli. Okay. Jā, jo es pārgāju mammas uzvārdā, kad man bija 23 gadi, un tajā laikā man to vajadzēja izdarīt. Tas bija vienīgais veids, kā es jutos komfortabli salauzties.
Tur apakšā ir diezgan smags stāsts, bet tagad arī tik līdz kā ģimenē ienāk bērns, bērns nenormāli rauj ārā zem ūdens akmeņus, kas ir arī pašā. Bieži vien kaut kāda situācija redzi, nezinu, tur komunikācija mammai ar bērnu, un tu vienkārši nespēj, kāpēc tu tā uzvelcies. Tev ir iekšā kaut kādas dusmas raisēs, tu saproti, bet tas nav, tā kā tu gribi dusmoties it kā uz to sievu savu, jā, kāpēc tu tā runā, kāpēc tu tā saka, kāpēc tu nevar būt tur klātsošs, bet tajā pat brīdī tu saproti, bet, un tu arī māci psiholoģijā, ka tas nav par to, tas ir par to, kas tevī darās. Un bieži vien mēs pat nemaz ikdienā tā baigi nezinām, no kurienes mums nāk kaut kāds sajūts, tāpēc, ka tas ir kaut kāds iespējams notikums bērnībā, kas ir noticis, tavu psihi sen to ir norakus, jā, palikusi zem viena liela smaga akmeņa, un tu mums nezinām, kāpēc es tā rīkojos. Jā, un, piemēram, ir ritīgi grūti konflikts situācijās tieši ar sievietēm. Es nezinu, sākās konflikts, man vienkārši sirds tā daudzīties, un es nevaru pateikt neko. Un vieglāk ir tā kā, lai nav konflikts, es mēģinu izvairīties no šādas situācijas, es to labi palieku, es piekāpjos, jā, viss, norok tās savas lietas, un kādu laiku tā var, līdz vienam brīdim, kad saprot, viss, tu tā kā, tev resursi beidzot. Sprāks tārā, jā. Es piekrītu. Man liekas diezgan līdzīgi, man pašam ir... Jo man vienmēr likās, ka tev ir tā sava taisnība, tu kā zini, ka tev ir taisnība, un te pašā laikā tu negribi par to strīdēties, tu zini, un tu ļauj. Manā gadījumā bija tā, ka es ļāvu cilvēkam vienkārši padomāt un saprast, ka viņš kļūdās laiku, un vienkārši arī nav tā, ka es nerunāju vairākas dienas. Ja, piemēram, man ir tā, ka es neturu baigi ilgi to sāpi vai to vispārējo baigi iekšā, tā kā ir kaut kāda konflikta situācija, varbūt viņa tiek pāri vai nē, vai kaut kas sadusmēs ļoti ātri tiek pāri, jo saprotu, ja tu esi ar cilvēku, ar ko tu gribi pavadīt to dzīvi, tu nevari ilgi dusmoties. Ko dusmosies, jo parasti jau tās lietas nebūs nekas tāds milzīgs. Bet, tas arī atgriežoties pie tā, kas ir tas vīrietis, jo katram jau būs savādāks. Un man liekas, tagad ļoti labi, lai tu saprastu to esenci, jo visiem cilvēkiem visticamāk kaut kādas lietas viņi dara, visticamāk, ka dēļ bērnības un kā viņi ir auguši un par kā viņam izturās. Ja man liekas, ka diezgan labi īstenībā visu var izskaidrot, un es iepriekš arī tieši domāju, ja saliktu 1000 cilvēkus, pieņemsim, kuriem ir, vai problēmas vai neproblēmas, vienalga, jebkādas, un pastītos, kāda viņa bērnība, ja viņi spētu saprast atkal to bērnību, kā pret viņiem izturējās un kā viņi to virza atkal savos bērnos, tad varētu pat varbūt uztaisīt grāmatu, kur tu varētu no visām pusēm saprast, kāpēc ir tā vai šādi. Jo tas jau pats, ko tu saki, tev, piemēram, vai nav klātesošs vai kaut kāds cits problēmas, un tad būtu liekas, ka kā te tie cauri, tu jau arī zini, kā pats audz, un tev liekas, tu vairs tāds neesi. Tad ir kaut kādas pazīmes, kas vienmēr lec laukā. Kas atkal liekas dēļ tā, ka, piemēram, tu gribi, tā kā mēs iepriekš esam runājuši par to, kad mēs abi esam tādi sāncensīgi, ka mums patīk uzvarēt. Un tas ir tas, kas man ļoti, ļoti iekšā ir. Un tā kā jebko, ko es daru, man visur ir jāuzvar, man jābūt apmēram labākajam, lai tu it kā zini, ka varbūt tas līmenis nav, un varbūt tu kaut kādā brīdī saproti, ka tu nevari būt labākais, jo vienkārši nav vairs. Tas laiks ielikt ir pārāk maz, bet tie vienalga, tie mazās cīņas, tu vienmēr gribi viņas uzvarēt. Jā, un tas process, piemēram, man vispār neliekas interesants, aizstošs, un, piemēram, daudzos sportos, kuros, piemēram, esmu piedalījies kā powerliftings, vairākus gadus process man ir iebies maksimāli, vispār nekas nav paticis no tā procesa, ko es daru, bet atkal, un beigās ir tā, ka tikai sacensībās tās 10 minūtes ir tāds ir forši, un viss, un tas beidzās. Un tas vairākus mēnešus, 12 nedēļas trenējies, lai dabūtu tikai to. Un tas arī, varbūt skatoties atkal no tās ģimenes, jo, piemēram, manā gadījumā, ja mēs skatāmies no malas, noteikti, man liekas, man izsaut ģimeni, man abi vecāki ir kopā, visu mūžu manu bijuši. Viņi vienmēr ir bijuši labi, mums nekad nav bijuši grūti laiki, tādā ziņā. Vienmēr ir viss bijis, mums nav nekad par ko jācīnās, bet tajā pašā laikā arī tie ģimenē ir tas, ka tu jūti, kad it kā viss ir labi, bet tajā pašā laikā nav kaut kāda vēl papildus, nezinu, vai papildus mīlestība vai tāda izteikuma. Jo atkal ir, piemēram, notiek ģimenes, kur saka, es tev mīlu visu laiku, un tā kā citās, kur nesaka to vispār, bet parāda savādāk. Jā, un tikai varbūt pēc laika, man liekas, kā bērns tu jau īsti nevar saprast. Varbūt, zin kā, jo blakus, piemēram, ir cilvēki, kas saka, māte citam bērnam saka, es tev mīlu 100 reizes, un tā māte nesaka nekad. Un tu atkal skatoties, tie liekas, ka varbūt tā māte nemīl vai tam līdzīgi, bet pēc laika tikai saproti, ka tas bija savādāk, bet kaut kādā ziņā vai tā trauma vai tam līdzīgi ir iesēdusies, un tu atkal visu laiku pats saki savam partnerim vai saviem bērniem atkal to.
Un es domāju, ka jebkāda veida, vai tu esi bijis bagāts, vai tu esi bijis nabaks, vai vienalga kāds esi bijis, jebkas vienmēr parādīsies no tā, kā vecāki ir audzinājuši un kam tu esi gājis cauri. Vienalga, tu nevari izaugt kaut kāds perfektais cilvēks, tu vienmēr būsi ar saviem tiem zemūdens akmeņiem, kā mēs teicām, ka vienmēr būs kaut kas apakšā, kas slīdīs ārā attiecībās, un tikai tad tu varēsi šķetināt un tikt cauri kaut kādām lietām. Jo jā, tas arī par to varbūt tā sāncensība. Es tā neesmu tik ļoti izšķetinājis to, bet varbūt ir tā, lai, ja tu no tiem vecākiem dabūtu uzmanību, tu gribētu būt sāncensīgs, un tagad, lai dabūtu uzmanību no citiem, jo no vecākiem nebija tā uzmanība, tagad centies būt labākais un visu laiku kaut kā pierādīt sevi, kaut vai tev pats process nepatīk, bet tu gribi tikt tajā augšā, lai tev būtu ko parādīt citiem atkal. Uzmanību un atzinību. Jā. Es domāju. Jo mācoties tādas smagās tēmas par dzimtu, par to, kā vispār tāds ģimenes funkcionāli, normāli darbojas ģimene, par ko kas atbild vai ne. Un, pat cik arī zinu, mūsu ģimenē ir tāds jauns bērns, kā es teicu, tas ceļ visu zemūdens akmeņus, tu sāc to risināt, tu sāc tajā visā iedziļināties, tu sāc saprast, man nebija tas, tad tu sāc atpazīt, es tā rīkojos, tāpēc, ka man nebija tas, un es iespējams tagad mēģinu kaut kādā veidā kompensēt, ne? Līdzīgi kā ķermenis vienmēr kompensē, ja kaut kur ir disbalans. Yeah. Tieši tāpat, es domāju, ir arī psihē. Bet tas, ko es sapratu arī, atgriežoties arī pie pirmā jautājuma, kas tad ir tas vīrietis, ko māc bērniem. To es esmu pamanījis arī tagad bērnu laukumos. Ja meitene nokrīt, tur viņi iet, viņi žēlo, ja nokrīt puika, stīpri sasitās, tas nekas, šis kārtībā, puikas neraud, blablabla. Jā. Cik reiz tu tā var teikt, līdz brīdim, ka tas puika saprot, ka manas tās sajūtas tad nav, viņas nav, es nezinu, kas ir tas vārds, ko es meklēju. Viņas nav svarīgas. Jā, viņas nav svarīgas. Viņas netiek atzītas. Jā. Es šobrīd jūtos šādi, bet tas taču nav nekas. Viss ir kārtībā. Jā. Un mēs tieši tāds pašs teikums izmantojam ikdienā. Jā, mēs tieši runājām pirms tam par to, ka divi džeki satiekās. Mēs tur tā pa virsmu kaut ko kājāt. Jā, viss normāli. Mēs, man liekas, jau no bērnības esam iemācīti nedalīties ar to sāņu. Mēs neraudam. Mums ir jābūt tādiem, ja tikai īsts vīrietis būs tāds, ja tu esi spēcīgs, tev jābūt, sabiedrībā tev ir tā kā, tikai un vienīgi viss tas, kā es vāro, es esmu, man nekas nesāp, es tur vienkārši visu laiku maudzu. Tad tu nonāc dzīvē līdz vienam tādam brīdim, kad tu saproti, tā man bija pagājuši gadu. Viss, ko man gribas izdarīt, ir vakar laikā ielīst gultā, sarašanāties embriju pozā un vienkārši gulēt. Un tu sagaidi nākamo rītu, jau celies ar kamolu kaklā, un tev tāds atkal tas ritenis, atkal ir sagriezts rīts, tad tas ir, es tikko atbraucu mājās, un jābrauc projām, un pa lielam ir tā sajūta, kad, es viens šitajā sajūtā dzīvoju, man nav neviens, kas varētu adekvāti, tā kā, mans tās sajūtas, tā kā akceptēt, vai, nezinu. Ir viens vārds, ko es meklēju, es nevaru viņu atrast tagad. Uz mēles gala ir, kas varētu tā kā, akceptēt. Pieņemt. Tev kāds tu esi un kāds tu gribi būt. Jā, ka es, piemēram, es biju tagad nesen līdzi Martai pie ginekoloģis. Marta man palūdz. Man sieva Marta palūdz aiziet pie ginekoloģis un parunāties vienkārši. Bet viņai tas ir svarīgi, es būšu viņai blakus. Mēs tagad runājam, un ļoti forši, mēs tā darījām arī grūtniecības laikā, ka es visu laiku gāju līdzi. Pirmajā mēnesīs nedrīkstēju iet līdzi, jo bija Covid. Pēc tam, kad noņēma noskas ierobežojums, pa visos pārējos mēnešos varēja iet līdzi, un tad bija tāds ļoti foršs process, jo es dzirdu, ko viņi jautā, es arī kaut ko varu pajautāt, un es dzirdu arī, ko atsevišķi ginekoloģi pasaka. Un tad arī katram no mums pieķerās kaut kādas dažādas lietas, kas ir mums aktuālākas, piemēram. Un tagad mēs aizgājām, un mēs tur aprunājām to šī brīža situāciju, un tad mums galvā paliek tāds kaut kāds konkrēts lietas. Un kas man no tās pēdējās sarunas palika ritīgi atmiņā, ir tas, ko sagaida vīrietis no sievietes, kad viņš aiziet mājās. Mājas ir tā vieta, kur beidzot tas vīrietis var būt vājš. Tāpēc kā ārpus mājām, tu rādi, tu nes, tu esi tas, kas vīrišķā enerģija, cik es arī esmu samācījies tagad no dzimtas kursiem, ir kaut kas par ārējām attiecībām. Sieviete mazam bērnam arī no 1 līdz 7 gadu vecuma vairāk ieliek to iekšējo pasauli. To, kā es pats par sevi jūtos. Un vīrietis, tēvs bērnam līdz 7 gadu vecumam, ieliek vairāk to
komunikācija ar citiem, tāds kāds es esmu ārpasaulē, ja, kā es izturos, kā es daros un tam līdzīgi. Bet abas tās lietas arī ritīgi labi kopā saliekas un strādā. Nu, ja tu tā pilnvērtīgi tēvs ir daudz laika pavadījis tur ar bērnu, konkrētā arī vecam posmā, ja, tur bērnam arī no 1 līdz 3 pa lielu un viss ir tikai pa mammu. Un arī cik bieži vien ir ritīgi forši novērot, ja mēs tā paskatāmies no psihosomatiskā viedokļa, bērni slimo nevis tāpēc, ka bērnam sūdīgi, bet tieši tāpēc, ka kādam no vecākiem kaut kas nav labi. Un mēs arī klausījāmies ļoti tāds labs kurs, kur skaidro šos te psihoemocionālos stāvokļus, ka bērns ritīgi parāda, kur ir problēma, piemēram, tur kleps atbild par dusmām. Ja bērns klepo, jā, regulāri, tā ka nevar tikt vaļā no kleps. No 1 līdz 3, paskatāmies, kā jūtas mamma. Visticamāk, tās dusmas nevis bērnā, bet tieši mamā. Un tāpat arī tur ar tēviem ir visādas lietas, jā. Piemēram, ko no mazā, man aktuālāk jāteikt meita, ko meita sagaida no manas un ko meita sagaida no tēva. Jā. No tēva meitai vissvarīgākais ir dzirdēt, tu esi skaista, tu esi laba, tu esi tā, es ar tevi lepojos, bla, bla, bla. Ja tu viņai līdz 7 gadu vecumam dos šo, tas viņai iekšā izveidos tādu konfidenci, viņa to pēc tam neprasīs no saviem partneriem. Mūsdienās atkal ir tā, ka lielākoties es šaubos, vai tēvi tā ir darījuši, jā, bērnībā drīzāk kaut kāds varbūt piezīmi izsaka. Nevelc šitos svārgus, ja tu izties tā, vai nevelc to, un tas viņai visu laiku rada to nepietiekamības sajūtu, es neesmu pietiekoši laba, un tad man ļoti patika tas salīdzinājums, tas ir līdzīgi kā būvēt Lego klucīšus, ja, līdz 7 gadu vecumam bērnā, tu uzbūvē visu, ko tu varēji iedot, līdz 7 gadiem tu iedevi, tālāk viņi visu mūžu dzīvos ar to, ko tu esi iedevis. Jā. Ir iespēja strādāt par kaut kādām lietām, bet jā. Un ja tas Lego klucītis tagad ir iztrūcis, piemēram, tēvs nav teicis, ka tu esi skaista, tu esi tāda, tā meita neapzinoties to prasīs no savu partneri. Tas partners it kā labi, ka es tev uzklausu, tu tur saku, bet es dodu savu klucīti, viņš nedara tur. Viņš tur uz to vienu brīdi, ja tu tā kā sajūties labi, un tu nākamajā dienā prasa atkal, jo tas caurums tur joprojām paliek. Un man liekas, ka mūsdienās problēma, piemēram, vīriešiem ir tāda, ka viņi tādās lietās neiedziļinās. Viņiem vairāk visi par to materiālo un ir grūtāk paskatīties, jo liekas, ka tas tāds sievišķīgs lietas. Kā es ešu pie terapeita, viss ir kārtībā, jā, ja es ešu pie terapeita, tas nozīmē, es esmu vājš un man ir problēmas, jā, un tam līdzīgi. Bet, nē, tev nav jāgaida, kamēr ir ritīgi lielā dirsā, lai aiziet pie kāda speciālista. Ja, tu zini, pie mums arī nāk cilvēks, jā, kurš grib rūpēties par savu veselību, viņš aiziet pie speciālista, speciālists viņam palīdz. Speciālists jau neizdarīs viņu vietā to darbu, ne? Es nepacelšu tavā vietā to hanteli, tev nebūs lielāks brīcīts, vai ne? Tu ies, tu trenēsies, es tev iedodu informāciju, tu ar viņu strādā. Un līdzīgi ir arī, man liekas, ar smadzenēm, ar psihi. Tas ir tāds pats muskulis, tu viņu trenē, tu tā kā atkod, šis man nestrādā, problēma varbūt ir kaut kur citur. Tu aiziet pie speciālista, viņš tev priekšā arī neko nesaka, tu pats atbildi visiem tiem jautājumiem. Viņš tev uzdod jautājumu, tu atbildi un saproti, wow, es nezināju, ka es par šo konkrēto lietu tā domāju. Es nezināju, ka no manis nāk tāds sajūtas ārā. Tad tu sāc tā kā šķetināt ārā ikdienu, tur, komunikācijas ar sietu, saproti, es tā rīkojos, jo man tur bērnībā, jā, pietrūktās vai tur tam līdzīgi. Un tad arī, cik kuram no mums katram būs tā, cik sarežģīta būs tā situācija. Un man liekas, jā, mūsdienu vīriešiem vairāk pietrūkst, jo es izmantoju šos te, es teiktu, ka tie ir priekšmeti. Šis ir tas instruments, ko tu vari izmantot, lai uzlabotu. Mums tās ir hantels, jā, tas ir priekšmets, mums tas ir stiens, tas ir tas priekšmets instruments, kur mēs varam izmantot, lai dabūtu spēcīgāk biceps. Un man liekas, ka kaut kāds šāda veida terapijas ir tas instruments, kā tu to smadzeņu muskuli, jā, tos savus kaut kāds patterns, kas tev ir izveidojušies, tu vari viņus pamainīt, jo smadzenēm patīk mainīties. Viņas visu laiku pielāgojās. Ja tu dari vienu lietu, sākumā tev ir grūti, un tad smadzenes grib, lai tev ir viegli, viņas izdara tā, lai tev ir viegli. Un tad tev paliek vieglāk, iet uz to treniņu, iet uz to tur, tu vienkārši savu, jāskrāmies somi, jāiziet ārā pie durvīm, un es jau jūtos labāk, vai ne? Un, jā, man liekas, ka vīrieši mūsdienās pārāk maz iet tajās tēmās iekšā, jo tas liekas sievišķi. Jā, tas jau laikam ir par to. Jā, apzināšanos pirmkārt par problēmu pašam, jo lielākoties jau liekas visiem, ka nevienam nav problēma.
Ja tu it kā līdzīgi kā tu jūties, alkoholiķis neatzīst, ka viņam ir problēma, nu tur nebūs nekāda iespēja kaut kāds problēmas risināt. Ne? Ja tu atzīst, jā, es esmu alkoholiķis, nu tad tev ir durvis pavērts. Tieši tā sākums ir apzināties, pie kā ir jāstrādā. Ja, tieši tā, kā tu saproti. Jo arī es atceros, Mārta tieši vēl nesen bija ielikusi ierakstu vienā no stāstiem, kur viņa teica, ka būs ļoti augsts standarts Marijai, tāpēc, ka tu tik ļoti rūpējies un esi tajā visā iekšā. Bet tur ir tā taisnība. Pirmkārt jau tas, ko tu stāstīji tieši par to, ka tās mātes viņas ieliek to visu, un tad tēvs ir tas, kas no malas, kuram arī jāiesaistās. Bet kāpēc arī viņš neiesaistās? Jo varbūt viņam vienkārši arī tā iepriekšējā pieredze, tas atkal visu uzliek kaut kādu slogu, kāpēc man kaut kur tur jāiesaistās, kur jau viss labi aug, viss notiek, tu vienkārši šeit darba, tu nāc apakaļ un tu vienkārši baigi neinteresējies par to bērnu. Jo tā jau arī, man liekas, ir tā lielākā problēma. Mūsdienās jau varbūt vairāk, bet arī tas, ka tieši tā, ka tu saki, jo vīra tā figūra tieši ir tas, ka viņam jābūt stingram, viņam jābūt tam, kas pasaka, vai jādod galva vārdu, vai ļauj vai neļauj, ja viņam jābūt spēcīgam, lai ko tas nozīmētu. Ja? Jo tā, ka mēs tieši runājām par to būšanu vājš. Ko nozīmē vājš? Tieši tas, atkal, ka tu varbūt atsaisies un tā kā stāstīt par to, teiksim, drīzāk ievainojams, tāds, ka tu pasaki, ka tu neesi, tev var darīt, ko tu gribi, un tu neko nekustēsies kaut vai iekšā, nezinu, tu asiņo, jā, bet tu izrādi, ka nekas nav kārtībā, un tad tu ej projām, ja tu visi esi savainots, bet tu tēlo, ka tu neesi, jo beigās jau tāpatās, tu nosiņos, neatkarīgi, vai ne? Tu jau beigās nosiņosi, ja tev būs savainots, tevis tā, ka tu izrādīsi, jo tev jau ir jāmeklē tā palīdzība, lai beigās tas nenotītu, un tā jau ir tā problēma, jā, kad tas spēks, ja, tajos vīriešos, un visticamāk, bet tas vislabākais no visiem ir tas alfa male. Ja? Tas termins būt alfa male. Ja? Teiksim, jā, tas visiem ir tas pats svarīgākais. Ja? Alfa male ko nozīmē? Daudz nauda, krūta mašīna, labs dzīvoklis, ja? Ja izskaties, visu laiku, nezinu, tur tusē un parāda savu naudu. Ja? Tas ir tas alfa males apmēram visiem. Bet tur tas jau pat nav svarīgi, vai tev ir vai liels biceps, vai liels krūs, vai tu vari daudz uzspiest, vai tam līdzīgi. Tas īstenībā vispār nav par to, vai tu esi īsts vīrietis, vai tu esi tas alfamēls, vai tam līdzīgi. Un tas jau ir tas ir tas, man liekas, smieklīgākais šobrīd, kad cilvēki mēģina marketēt to terminu par to, un beigās tie visi tie alfamēli īstenībā, ir pilnīgi pretēji no tā, kādam būtu jābūt vīrietim. Nevis tikai jāizrāda, kad tu esi šitāds, bet kāds esi patiesībā. Un to jau neviens nav nerāda, tāpēc jau arī tas ir tas, kas, piemēram, sociālais mēdījis noteikti iznīcina ļoti daudz to visu. Ir īpaši, cilvēki lielākoties sako ne jau parastiem cilvēkiem, savā ziņā. Ja? Ir kaut kāda, teiksim, fitnesa industrija lielākoties sako cilvēkiem, kuri ir, pārdabiski vairāk, ja? Tā kā, teiksim tā, viņi izskatās labāk, teiksim, nekā citi. Un tas arī ģenētiskais faktors. Tad tu mēģini līdzināties. Eksperimenti ar putniem, kur tur vienkārši ieliek viņu ligzdā, vienkārši bišķiņu lielāka, krāsaināk olu, viņi savējās izgrūdīs ārā pereisto. Jā, tieši tā. Tāpēc arī, kaut kas ir ārpus tās. Jā, un vidējais cilvēks atkal sako, un tam viņam arī noteikti tā viņa pašpārliecība brūk. Viņam liekas, es nevaru būt tāds atkal, bet tā jau nav jābūt, nezinu, kaut kādā. Tas jau necīt to pārliecību vai pārējo. Un, atgriežoties pie tā visa, kur mēs runājām par to būšanu vīrietim, tavuprāt, ja mēs paņemam tādu, mēs labi saprotam, ko tā kā citiem varētu nozīmē tas alfa male, bet ko alfa male nozīmētu tev, jebkādā kontekstā, ģimenes kontekstā vai pārējā? Es domāju, ka, ja tu sevi gribi saukt par alfa male, tev ir jāpieskarās visiem tiem aspektiem. Es tā ļoti ezotēriski, es gribētu teikt, ka, kā mums katram, labi, mēs esam piedzimuši ar chromosomām, kas mūs atļauj par vīrieti un sievieti, lai gan, mūsdienās arī tas mainās, bet man liekas, ka iekšēji, psihē, tev ir tie abi aspekti un tev vajag ar abiem strādāt. Jā, tu kā vīrietis, dabīgi tu jau esi fiziski spēcīgāks. Jā, es domāju, kuram vīrietim, protams, ir jārūpējas par to, lai viņš ir fiziski spēcīgs. Es domāju, kuram vīrietim ir jāmāk pieņemt lēmumi, kuram vīrietim ir jāmāk savu to ģimeni, pieņemsim, pasargāt, bet pasargāt ne gluži tikai fiziski, bet pasargāt no visādiem aspektiem. Pieņemsim,
Nu, tu esi kā atbalsts, tu esi kā balsts, tu esi tas ankurs, tu esi tas, kas var noturēt to brīdi, jā, tas, emocionāli tu saproti, ka tagad ir diezgan lielā pakaļā, bet, tu vari. Jā, tu vari pagrūst tajā mirklī to savu emociju uz malu, tu notur to ankuru, jā, pēc tam ir tas brīdis, kurā to arī to var palaist vaļā. Sagaid to īsto brīdi un atbrīvojas no tās spriedzes. Vīrietis, man liekas, ir tas, kas ir iemācījies arī ar tām savām emocijām strādāt. Tas ir tas, ko es šobrīd mācos. Es šobrīd esmu posmā no puikas par vīrieti. Es sev joprojām neuzskatu, un es nezinu, kad es dzīvē varēšu pateikt, jā, es esmu rītīgs vīrietis, jā, es tagad sapratu, es tagad arī daru visas tās lietas, par kurām es tagad runāju, jā. Es neteiktu, ka es coveroju, jā, ka es sedzu visu šitos spektrus, jā. Man liekas, ka man ir ļoti daudz lietas vēl no šīm, pie kurām ir jāpiestrādā. Vīrietis ir tas, kas, man liekas, ir spējīgāks uz tādu konstruktīvāku sarunu. Bišķiņ paliekot malā tās emocijas, ja no ezoteriskā viedokļa, jā, sieviete atbild vairāk par emocijām, vīrietis atbild vairāk par tādu fizisko. Un tāpēc bieži vien ir tā, ka sieviete dalās ar emocijām, mēs tā, ka tajā nesaskatām baigi lielu problēmu. Ja mēs vairāk par to fizisko, ja, taču fiziski viss kārtībā. Kāpēc tu sev kaitē šobrīd ar šo visu emociju, vai ne? Bet tieši tāpat arī sievietēm, man liekas, mums visiem ir jāmēģina atrast tas vidusceļš, sabalansēt to vīrišķo enerģiju ar to sievišķo enerģiju. Protams, vīrietis būs tas, kas nesīs maisiņas no mašīnas augšā, jo vienkārši tas ir tajā mirklī vienkāršāk. Taču tu neies tagad sievietē, ja stibīt tur 7, kā arī mēs vīrieši, un mēs uznesīsim ar vienu piegājumu, mēs visus paņemsim, ja, 2 reiz jau neies. Ka ir kaut kādas tās lietas, kurās mēs varam tā kā vairāk sadalīt, ja, teiksim, tos pienākumus vai ne, bet, man liekas, vīrietim ir jābūt tam, kas to balansu visu laiku mēģina atrast, to, ka ir brīdis, kad, piebremzē to sievieti, bet tāpat laikā, ir arī tas teiciens, aiz katra spēcīga vīrieti ir vēl spēcīgāka sieviete. Un man liekas, ka tas arī ir svarīgi, jo, piemēram, tu pirms tam minēji, vīri, tēvi negrib baigi iesaistīties bērnu audzināšanā. Es esmu dzirdējis to, ka bieži vien tas izveidojās tikai no tā, ka sieviete, piemēram, visu laiku komentē. Kā tu tur maini to pamperi, ja? Nedara tā, dar šitā, vai ne? Nepieņem to, ka vīrietis dar savādāk. Mēs ļoti sākumā, grūtniecības laikā, pēc tam dzemdību laikā, kad mazais daudz guļ, mēs klausījāmies visādas lekcijas, jā, par bērnu audzināšanu, par to, par šito. Mēs tā kā sapratām, bērnam arī ir svarīgi, ka ir tētis un ir mamma, un ka viņi dara lietas savādāk. Jā, lai arī bērnam veidojās tas pareizs priekšstats, nevis tas, kā es daru, ir tas pareizais veids, bet kad ir arī tā, mēs pie tā paša rezultāta varam nonākt arī šādi, vai ne, ka es bišķi savādāk to pamperi nomainu, piemēram, vai ne. Un jo vairāk bērni tā kā piedzimšanas sākumā ir izskanējuši šie te sliktie komentāri, kā tu dari, kāpēc tu šitā, kāpēc tā, arī psihe izveidojās tas, ka, es nedaru pietiekoši labi, tad es nedarīšu vispār. Un tu pat nemani, tev vienkārši vairs negribas iesaistīties, jo katru reizi, kad tu kaut ko dari, tas nav labi. Tad ir. Kāpēc man vispār censties? Jā? Tas jau laikam ir tas arī viens no galvenajiem, arī kāpēc tev noslēdz cilvēks. Jā. Jo tu jau arī, tu, piemēram, kaut ko mēģini, tev varbūt nesanāk, tev atkal kaut ko vai pārmet vai pasaka. Tas ir jau attiecībās noteikti ir, kā tu pasniedz to kritiku. Tas ir jebkur. Tas jau nav tikai svarīgi vai attiecībās vai darbā vai citur. Tev jau ir svarīgi tā kā samērīgi pasniegt to kritiku, lai tu vari mācīties no tās. Bieži vien jau tā kritika ir tāda, ka izklausās kā uzbrukums. Jā. Un man liekas, ka vīrietim jau vienmēr, ja tāds iesēdies ir iekšā, tev liekas, ka kritika ir uzbrukums tev, un tu uzreiz gribi aizstāvēties. Jo man arī attiecībās noteikti ir tā, ka reizēm vienkārši liekas, ka tev uzbruk. Un tu uzreiz tāds aizstāvēties. Un tas, šitā, tas tur tā, nevis tu mēģini uzklausīt, bet tā kā tu aizstāvies. Nē, šitā, tas es dur tā, un tu mēģini atrast
tos attaisnojums uzreiz, nevis tā kā mēģini ieklausīties un saprast, bet tu uzreiz mēģini uzbrukt. Tā kā pretuzbrukumā iet. Jā. Jo tev tā kā liekas, ka tev tā kā tavu to, nezinu, mīļšķību vai pārliecību, kad sagraut, un tev uzreiz jāizstāvās. Bet tev kā reizēm ir tas, ka tev vienkārši jāieklausās. Tev ir jāieklausās, tu gribi noklausies, un tas, ko tu teici par to, man liekas, tā mīļšķība un tā būšana vīrietim, un tas pārējais, tas stūrakmens ir vienkārši tieši kā saki, samērīgi saprast, kurā brīdī jābūt emocionālam, un kurā brīdī tev ir jāpiet malā, kurā brīdī tev ir jāizstāv, un kurā brīdī tu vari būt ievainojams atkal. Loģiski, ka kaut kādā stresa situācijā tev jāmēģina būt noturīgākam, jo, kā tu teici, sieviete ir emocionālāka, viņai emocionālākas darbības, un tev varbūt ir jābūt tam balstam, un tajā brīdī tas emocijas jāsatur, lai tu noturētu to ģimeni kopā, pieņemsim. Nepalūties līdzi, Jā, tā, ka tieši tā, ja mēs skatāmies, teorijas vai no fizioloģiski vai tam līdzīgi, ka sievietē varbūt ir tas, emocionāls tev ir jābūt stabilākam tajā brīdī. Tas nenozīmē, ka tev jāiet mājās un tev atkal ir jānoslēdzās, un tu neko nestāsti un negribi teikt, un kāds saka, viss ir labi. Viss ir labi. Un tas jau vienkārši tas ir iesakņojās kaut kādā laikā, ka tu visu laiku vienkārši gribi teikt, jo vienkārši tāds arī Latvijas jau ir tāds. Kā tev iet? Labi, normāli. Jā? Un neviens nekad nejautā tālāk. Kāpēc? Un vīriešiem tā ir lielākā problēma. Kad vīrieši satiekas, viņi nekad nerunā par emocijām. Nekad. Tā kā rētais. Jā, ļoti rēti, kad tieši tā liekas, ko tur. Jo sievietēm viņi satiekas, viņas izrunā visu spektru. Viņam ir savs chatiņš, no rīta līdz vakaram var savu bēdu izrunāt. Tieši tā, un tas arī noslēdās, jo tev beigās liekas, ka tev nav kaut ko stāstīt. Jo ir noteikti lietas, tu gribētu runāt vai par attiecībām vai par sajūtām savām, bet tu īsti negribi tu negribi runāt ar partneri par to, tu gribi vienkārši, atkal aizies kaut ko citu, bet tajā pašā laikā tu vienkārši paliek. Bet varbūt arī, atkal tā ir tā problēma, jo tev varbūt arī vajadzētu tikai ar partneri runāt par to visu. Vismaz viņam vienmēr būtu lietas kursā par to, kā tu jūties. Bet, tas ir tā, ka, piemēram, tu satiecies vienmēr ar kādu, kā normāli, un tu sāc runāt, nezinu, par basketbolu. Visbiežāk es dzirdu vienkārši sarunas par kaut kādiem pagātnes notikumiem. Atceries, kā tur tas cilvēks toreiz to un to, viņš viņam pasmējās, un tad atkal kaut ko turpina. Un atkal atrod līdzīgi stāstā, un tad visu laiku dalās tikai šādām lietām. Es domāju, ka mājas ir tā vide, piemēram, tas ir arī tas, ko mēs šobrīd mācāmies. Mēs nesen sākām pārterapiju. Un es uzskatu, ka pārterapija nav jāsāk tad, kad ir pilnīgā žopā. Jo mēs saprotam, mēs tā kā ikdienas dzīve, viss ir viss notiek, viss ir forši, bet ir kaut kādi brīži, kaut komunikācijas, es nezinu, erori, davai parisināsim. Un ko dara, piemēram, kā notiek arī tā pati terapija? Terapijas laikā, tad, kad ir vēl tas trešais cilvēks, tu esi daudz piezemētāks. Tu neļauj tām emocijām sprākt, tajā brīdī, kad tev liekas, ka tev uzbruk, vai ne? Un ir tas brīdis, kad tu sāc kaut ko stāstīt, otrs grib sākt taisnoties, un terapeits saka, pagaid, tagad dāvs vēl nav izteicis visu līdz galam, piemēram, vai ne? Un tad beigās izrādās, ka tas otrs cilvēks pirmo reizi dzirdēja to, ko tu saki līdz galam, un saprat to, kā tu jūties, un tu tāds, pagaidi, tā varētu būt. Piemēram, tas bija arī tas gadījums manā gadījumā par to, kā es jūtos kaut kādās konkrētās situācijās, kur Marta komunicē ar Mariju, un es sapratu to terapijas laikā, ka tas nav par to konkrēto situāciju, bet tas ir par to, kā es jūtos, un tas bērns vienkārši iespīdina tai tumšajā kaktiņā lukturīt, un tev pasaka, parādu, redz, kur šits, un aiziet projām, un tagad tiec galā. Viņš to zemūdens atmali pats augšā, un mēs bieži vien to pat neapzināmies. Beigās tu sāc tā kā, te terapijā galvenais princips ir arī runāt par tām lietām, nevis tu man to, tu man šito, tu man tā, bet es jūtos tajā mirklī, un otram sadzirdēt to, kā otrs ir jūties, un mēs šobrīd rītīgi mācāmies. Es teiktu, ka nesanāk vēl. Tas ir, es nezinu, kam ir jānotiek, lai mēs tā ritīgi iemācītos normāli sarunu aizvadīt, tieši konflikta situācijās. Nav tā, ka mēs tur katru dienu strīdamies, bet parasti ir tā, ka tie strīdi sākas par kaut ko. Piemēram, viens piemērs pēdējo reizi bija pulss siksniņa. Tas nav pa pulss siksniņa. Tas beigās, tā pulss siksniņa arī ir tikai tas katalizators, no kura viss sākās, bet patiesībā saknē ir kaut kas cits. Mēs beigās nonācām pie tā, ka tu manī neklausies, es tev iesāku vai ne teikt.
par šo, un pēc tam mēs te kaut kā trīsstāvīgi vai ne, visu laiku mēģinām to problēmu atrisināt, un beigās tu maz neesi dzirdējis to pirmo teikumu, ar ko es sāku, mēs strīdamies par pilnīgi nevajadzīgu lietu. Un tad ir tas, ka, vienkārši, kurā brīdī mēs vienkārši gribam to savu ego aizstāvēt, un kurā brīdī mums viņš jāpaliek malā, un tā ir nenormāla spēle, tas ir nenormāls muskulis, to vispār uztrenēt. Tāpēc saku, es nezinu, cik ilgs laiks paies, lai mēs šādās konflikta situācijās beidzot varētu tā kā, labāk viņas novadīt, nokomunicēt un tam līdzīgi. Un es arī nedomāju, ka kādreiz būs gala produkts. Ka tam visam būs kādreiz viss, tagad mēs to atrisinājām, un tagad mums viss mūžs būs labi. Nē, es uzskatu, ka tās attiecības tieši ir tādas, kur tu nepārtraukt strādā. Līdzīgi kā treniņā, tev rezultāts būs tikai tik ilgi, kamēr tu trenēsies. Tāpēc trenēties, tev sāk pazust rezultāts, vai ne? Tev jāatgriežas atpakaļ pie treniņiem. Treniņi, man liekas, ir itī tāda laba lieta, ar ko salīdzināt. Zini, viss tās superkompensācijas, tas tu sajūtām ir diezgan līdzīgi. Tas jau arī noteikti, man liekas, ir cilvēki, vīrieši, ir uzbrukums un ir, protams, sišana uzreiz. Tāpat kā dzīvē. Nezinu, tu ej kaut kur pielu, kaut kas uzreiz konflikta situācija, tu viņu nerisini, tu uzreiz sit. Jo tas īstenībā vai arī tas arī kaut kā iet, jo es arī, kad suņu apmācībās, kā stāst arī par to, tad sunim pirmais, teiksim, viņš ēd vai kaut ko ņem, un ko viņš dara suns, viņš rūc. Pirmais viņš rūc. Bet tu vienalga noņem. Nākamreiz viņš atkal rūc. Un tad sunim pēdējā reizē ir tā, kad rūkšana ir signāls kā brīdinājums. Tad tu brīdini. Un vienā brīdī viņš saprot, ka tas brīdinājums nav jēgas vairs no viņa. Un viņš vairs nerūc, viņš uzreiz kož. Un tad tas ir tas brīdis, kad vienkārši, man liekas, arī tiem cilvēkiem, kuri gatavi tikai iet un kauties visu laiku, atrisināt visu ar vardarbību, nevis iet un runāt, vai, varbūt tas liekas, kāda jēga iet runāt, es iešu iestīšu, viņš sapratīs uzreiz. Un tā jau arī ir, man liekas, tas noteikti nāk vai no kaut kāds pagātnes vai ģimenes, bet vienkārši tieši tas ir tas pretējais. Tas jau nav vīrietis. Tu jau neesi vīrietis, tikai tāpēc, ka tu ej uzreiz kauties. Tas, vai tu spēj atrisināt situāciju bez vardarbības tieši ar sarunāšanos ar vārdiem, tas jau parāda to tavu, būšanu pieaugušam un, emocionāli spēcīgam. Ka tu neej ar vardarbību kaut kur iekšā, bet tu mēģini izrunāt un saprast. Jo reizēm noteikti arī tas otrs cilvēks, varbūt viņam arī kaut kas noticis, tev ir sakāpināts emocijas, un tad viss vienkārši tāds viens liels sprādziens. Īstenībā varbūt beigās, vai arī ar to, ka tu ar tādu, nevis arī ar agresiju, vai arī tādu dusmām tam cilvēkam kaut ko saki, bet tu jautā viņam. Un tas pats arī attiecībās. Jo tu neej ar dusmām, bet tu jautā, un varbūt cilvēks uzreiz ieklausās un arī mierīgāks. Ja man liekas, tā ir tā problēma netiesa attiecībās, kad uzreiz paaugstinās balss, tev uzreiz tās paaugstinās balss arī ieslēdzās kaut kāds aizsardzības mehānisms. Un tu gribi bļaut virsū vai kaut ko skaļāk teikt vai ieteikt, un viss. Un tad uzreiz tas vienkārši aiziet. Tas saka, kāpēc tu man bļauji? Es nebļauju. Un iet vienkārši viss pārli. Pagriezies, izēj. Tā ir nenormāla agresija arī, ka tu pagriezies un aiziet projām. Tas nozīmē, ka tu negribi risināt to problēmu. Tieši tā. Es agrāk arī tā darīju. Un es saku, man tādās konflikta situācijās man ir nenormāli grūti palikt. Es saku, man sirds daudzās, man kamols kaklā. Es gribu kaut ko pateikt, bet man ir erors viss. Es neko nevaru pateikt. Un es nesaprotu, no kurienes man tās sajūtas ir. Un es šobrīd cenšos izzināt, es cenšos atrast to iemeslu, kāpēc es tā daru, kāpēc man ir tāds, aizsarga mehānisms. Man acīm redzot, kaut kur agrāk vieglāk ir viss vienkārši. Bet varbūt tas ir par to, ka tajā brīdī liekas, bezjēdzīgi. Jā. Es bieži vien tāds arī teikums, es izmantoju. Bezjēdzīgi, ko mēs runāsim? Jā, es saku, nav jēga, viss. Nav jēgas. Un tad, bet ir jēga. Sievai tieši uzreiz, tad tas ir arī viņai duns sirdī. Jā, nav jēga, tu tā kā man vairs nemīli, tad tā kā sākās visi šie jautājumi, Un tas ir komunikācija. Vienkārši. Bet tas jau ir par to, ka, tajā brīdī jau pat, tā ir tā sajūta iekšā. Liekas, viņš ir bezjēdzīgi un saprot, cik daudz enerģijas jāiztērē. Tas ir apmēram tā, ka tu atnāc no muguras vakarā un tev jāiet skriet maratons. Ja tu atnāc pirms 10 stundas, tad es saku, ka tev jāiet tagad maratons skriet.
un tu vienkārši domā, tu jau saproti, cik daudz enerģijas tas prasīs. 3-4 stundas tev būs jāstēr, un es pats arī tajā brīdī liekas, bezjēdzīgi, jo tu vienkārši domā, cik ilgi būs jāstrīdās vai jārunā, vai jāiet. Bet, tas ir tas, kas jau to akmeni nojās. Tā kā tu paliec un viss. Jā, bet saprot, ka tā enerģija noteikti viņa pārņems, bet tu gribi nomierināties. Un tāpēc ej projām. Jā, tā tu baigi izēt. Bet laiks vienam nenormāli svarīgs. Ir tīpaši tagad arī, tas bija mans klupšanas akmens, teiksim, kopš bērna ienākšanas, jo tā kā es pats nāku no ģimenes, kur nebija tur viss klātesošs un tam līdzīgi, tad man bija ļoti liels spiediens pašam būt. Katru reizi, kad es esmu prom no mājām un es, piemēram, nestrādāju, man liekas, ka man jābūt mājās, man jābūt pie bērna, es šobrīd nevaru būt projām. Un es visu laiku dzīvoju ar tādu vainas sajūtu, katru reizi, kad es esmu kaut kur ārpus mājām, un tāds brāļiens, ko es daru, man jābūt mājās, man jābūt pie bērna. Lai gan es neredzu to visus tos iepriekšējos mēnešus gadu, cik es daudz esmu bijis mājās, jau daudz vairāk nekā tur man tētis vai ne. Un tad tu sāc strādāt ar to vainas sajūtu, saproti, ka es saprotu, cik man tas ir svarīgi, man ir rītīgi svarīgi dabūt to laiku vienam, bet man problēma pat sākumā bija tāda, ka es to pat nezināju, es to pat nemācēju pateikt. Man jau Marta prasa, kas tev ir, ko tu jūties? Es nezinu. Jā. Es vienkārši nezinu, tās sajūtas ir tik simtām tūkstošām reizes noslāpēts, es vairs nezinu, ko es jūtu. Es jūtu, ka kaut kas nav ritīgi, bet kas, es nezinu. Un tad es vienkārši, es mazliet citreiz Marta izgrūžu pa durvīm ārā, es aizēju, izbraucu līkumu mašīnu, aizbraucu uz kino, un es jūtos labāk, es esmu pabūjis, es esmu bijis viens, es esmu papraktizējis vienatni, nevis vientulību, bet pabūt vienatnē, vienkārši vienam pašam ar sevi, kaut vai ar cilvēkiem, vai bez cilvēkiem, viens pats vai pamakšķerē, vai tur tiešām aizbrauc uz kino, pasties filmu, vienkārši atslēgties no tās dienas, atslēgties no tā, tās spriedzes, dabūt to brīvo vakaru, jo tas arī es esmu rutīnas cilvēks, bet ja man viena rutīna ir pārāk ilgstoša, es atkal degu ārā. Man patīk rutīna, bet neilgi. Man vajag kaut ko pamainīt. Un tad ir tas, ka es saprotu, es jau kuro vakaru redzu, ka es ar vienu to pašu kāju kā pārā no vānas, man teicu, ka kas jāpamaina. Es saprotu, kaut kas nav ritīgi. Un tā bija, piemēram, grūtniecība. Grūtniecība arī lielākoties par un ap sievieti. Es kā vīrietis, es tikai labāk. Mēs klausamies arī sievietei jāuzpildās, jums tur savstarpēji jāuzpildās, jāpavad laiks divotā, jūs tur vairs nekad nebūsiet divi. Tas ir viss par viņu. Noteikti dzemdības. Bērns tagad ir piedzimis. Pēc grūtniecības laiks ir arī ritīgi traģisks, tur no tādiem hormoniem kāp lejā, tas ir tā, ka kāp no smagām narkotikām. Tu tā kā visu arī, tu mēģini dot to brīvo laiku, tev mēnesi, jo 2 dienas tu salūsti, bet tu atkal piecelies, tu mēģini palīdzēt, būt mājās, būt klātsošs, būt kopā ar bērnu, palīdzēt sievai, un tu tās savas vajadzības tikai vairāk nostum lejā, un es reāli tā nodzīvoju. Labi, ieskaitot grūtniecības laiku, tad tie ir 9 mēneši plus vēl pusotrs gads. Es biju nonācis tādā bedrē, ka es vairs nezināju, kā es no turienes tikšu ārā. Tiešām šis posms, kurā es aizbraucu uz darbu, es darbā 7, ceļos 6, man ir sūdīgs miegs, es neguļu naktīs pamostos, es domāju par kaut kādām varbūt konflikta situācijām, es domāju par kaut kādiem klientiem. Es 5, 6, es neesmu normāli izgulējies, es braucu uz darbu, no 7 rītā līdz 7 vakarā es strādāju, citreiz 8, es aizbraucu mājās, tur mums darbs arī tāds, ka mēs laikam esam komunikācijā ar cilvēkiem, mēs neesam nevienā brīdī vieni, visu laiku apkārt skan mūzika, visu laiku kaut kāds stimuli, gaismas, tas, tu jau jūties nogurs, saka, es braucu mājās, man vienkārši ar iepaskaņas lūdzu, es gribu dzirdēt, kā ar iepaskaņu, īsti nekāds rādio, nekas tam līdzīgs, es aizbraucu mājās. Un tad tagad ir sievas kārta. Sievas stāstīs, kas ir visai dienā, tu vienkārši jau vairs nevari, tev ir vienkārši emocijas, tu pat vairs nejūti. Tev vienkārši gribās, lai visi ātrāk beidz runāt un iet gulēt. Viss, par ko tu domā. Un forši mūsu darbs arī ļauj mums grafiku pakārtot, un es biju pakārtojis grafiku tādu, ka es 3 dienas nedēļā esmu ritīgi darbos, no rīta līdz vakaram,
jā, kā es tagad teicu, tur no 7 rītā līdz 7, 8 vakarā. Tad es pusi dienu varu būt mājās otrdienā, pusi dienu būt mājās arī ceturtdienā, un tad vakarā tur pāris treniņus novadīt un atkal braukt uz mājām. Lai es iedodu to laiku, ka es arī pa dienu varu kaut kur martu palaist, varu pabūt mājās, bērnus redzu, un tad vēl sestdien svētdien. Viss, man liekas, tad vitīgi labi. 3 tādas pilnas dienas tad man kopā sanāk, nedēļā ir 7, ja, nu tad es tāds 4 norukāju, 3 man ir ģimenē. Nu tāds diezgan labs balans. Un plus vēl ir forši tas, ka jebkurā brīdī var kādu treniņu atcelt, iegūt vēl laiku, ja nu kaut kas ir kaut kur vajadzīgs. Tur nu arī bērns saslimst, vai tur kaut kas gadās, jā, tur var aizšaut uz slimnīcu, vai tur tam un cik, nu visādi gadās. Un tagad tu tā mauc, tu tās 2 dienas visu laiku dzīvo uz riņķi, tad sestdienās tiek izdarīt kaut kādi darbi, kas nav paspēti izdarīt pa nedēļu, un tu tā, ka to savu laiku tiešām sev nekur neatvēl. Un man vajadzēja 1,5 gadu, kopš bērna ienākšanas, lai es saprastu to, ka es vienkārši esmu dubļos, man nav enerģijas, es laiku dzīvoju 5%. Visu laiku 5%, pieceļos, man nav 60, ne 70, ne 5%. Un es vairs nezinu, es sēžu mašīnā, es saprotu, vai tagad ir rīts, vai tagad ir vakars, es jau apstulbst. Jo tas skats, tīpaši ziemas periodos vienāds. Es esmu mašīnā, ir tik tumšs, vakarā es esmu mašīnā, es tikko atbraucu no darba, es aizbraucu, es jau reāli vairs nevaru izfiltrēt to visu. Un tad tā mana problēma ir par to, ka es jau par tām sajūtām nerunāju. Ja es nemaz nezinu, ka man ir, es nemaz nemāku pateikt, es nemaz nezinu, kas ar manis par tagad notiek. Es saprotu, ka ir nenormāli lielā pakaļā, es vairs nevaru normāli patrenēties, jā, arī treniņš, it kā jau forši, jā, bet es esmu darbā. Jā. Es esmu darbā, es trenējos, kāds es gribu ienākt parunāt, jā, man ir gribās pabūt vienam, kāds es ienāk, un tad jārunā, jāklausās, un tad tā. Un beigās, jā, tu caur kaut ko, vai par terapiju, vai tu aizbrauc kaut kādu rituālu, ja tu uztaisi, tu dabū kaut kā sakonektējies atkal ar sevi, un tad tu, izdari kaut kādas labojumus savā dzīvē, tu pēc tām atziņām nonāc, tu kaut ko nogriez, es sapratu, jau jānogriež ir vakari nost, es vairs negribu vēlas vakars, es gribu būt ātrāk mājās, tu nogriez, tu tagad esi, tu arī nogriez tos vakars, lai būtu gan mājās, gan arī izbrīvot laiku sev, bet tu redz, ka tas atbrīvotais laiks atkal aiziet un pārņemās, un principā atkal tas viss kļūst par ģimeni. Atkal tu sāc to savu laiku sāk bīdīt kaut kur malā, jo tev ir atbrīvojis laiks, nav kādam. Jā, tas ir pārtraukšu nedaudz, ka esam apakaļ no mazas pauzes, un uzreiz turpināsim arī par to, ko mēs tikko runājām. Un man visu to laiku es klausījos, likās tā kā tik smieklīgi, cik mēs esam ienādi. Pilnīgi identiska situācija, jo visu to laiku, un mums bija tā, ka mēs ar sievu iepazināmies tādā Covid laikā, un principā visu laiku bija katru dienu mēs dzīvojām kopā, mēs īstenībā ļoti agri ievācāmies kopā, 2 mēnešus tikai padzīvojām un ievācāmies kopā, mēs bijām katru dienu, mēs principā kaut kādus 2 gadus nebijām nevienu dienu atsevišķi, nevienu. Mēs atvainājāmies, braucām kopā, visi bija kopā. Un jā, tā, ka mēs visu laiku, labi, tas ir parāda varbūt arī to, cik mēs attiecībās drīz jau bijām spēcīgi, jo mēs tā kā, nevis tā, ka tu pirms tā Covid varbūt esi 10-12 stundas projām, tu tāds mājās un kaut ko tu pavadi nedaudz, bet tad, kad tu tiešām visu laiku esi kopā ar to cilvēku, tu tā kā testēties attiecības jau no sākuma, vai jūs esat tā kā, viens otram labi, atkal, vai jūs spējat sadzīvot kopā. Un tas tieši ir par to, ka es pēc tā visa tas Covid beidzās un tam līdzīgi. Un pilnīgi identiska tā sajūta, ka liekas, tev beidzas dēļš, tu beidz kaut ko darīt, tev jābūt mājās. Tev jābūt mājās. Un steidzies, tur tāds teikt. Un ar tiem draugiem ir tā, ka tu nemeklē viņus, tur viņiem nemaz tikties. Jo tev liekas, man jābūt mājās. Jā, tev vēl savādāk noteikti tas, ka tev ir, tā kā vēl meita. Tas nozīmē to, ka tev ir vēl lielāks tas spiediens būt mājās, jo Kur tu iesi? Kur darīsi viens? Ka mājās esi jauna meita, kāpēc tu kaut kur citarēji? Jā. Atkal no viena aspekta. Cita aspekta varētu būt tāds, ka atkal varbūt citiem vīriešiem, atkal tiem, kam mazāk vispār rūp, viņi tā, es eju uz bāru, pasēžu, atnāk 12 vakarā, bērns jau guļ, viņš jau gulēja, tad viņš jau redzējis tevi nemaz 24 stundas, viņš nemaz nezina, ka tas bijis mājās, jo viņš jau guļ. Un otrs, tas ir atkal tas mūsu, kur mēs vienkārši mūsu spiediens, ka mums liekas, mums vienmēr jābūt mājās. Un pilnīgi tas pats, kad tu arī ar laiku vienkārši nesaproti. Tad es vienreiz jau kaut kādā mēģināju saprast, kā baigt to laiku sev. Mēs vienkārši varbūt nerunājam, mēs esam vienā mājā, jo tas darbs jau arī ir tās, un kāds saka, tas grafiks mainās.
Tu atnāc mājās, tu aiziet citā istabā, un tu sēdi pie datora, un tu vienkārši skaties savus kaķu suņu video vienalga. Un tu gribi būt viens. Bet tā sajūta, bet tu esi viens, ka, cilvēks nenāk, runā, atkal tu nāc, tevi pasauc, un visu laiku tu esi kā ar to cilvēku. Un tas ir pilnīgi tieši tas pats, ko tu saki, ka tu nedabū laiku sev, vienkārši viens pats kaut kur aiziet. Pagājušajā man bija tā, kad es paņēmu vienkārši riteni, paņēmu atvaļinājumu, lai es aizbraucu Zalūksni. Un visi 4-5 dienas ir brauc ar riteni viens pats. Tā kā, lai dabūtu tieši to sajūtu, ka tu esi viens, ka tev nav visu laiku tas spiediens būt mājās. Bet tas man liekas, tas ir tik interesanti, ka mūsās vienādas tādas sajūtas un emocijas to, ka vienmēr vajadzēja būt mājās, spiediens, un tu nedabū, un tu visu laiku kā malies, un tu nedabū to laiku sev nekad. It kā jau tas laiks, un atkal tas otrs, vai tev nav labi? Ar savu ģimeni būt kopā. Tas jau nav par to, vai tev ir labi vai slikti, bet tev vienkārši vajag pabūt vienam savās domās. Tev vienkārši vajag saprast, ka tev vajag laiku sev, un tas jau, man liekas, ir tā emocionālā higiēna apmēram, kad saprot, kur ir laiks tev, kur ir laiks ģimenei. Jo tieši pats, ko sāka, piemēram, reizēm, ir 3 klienti no rīta, burtiski iepriekš sāku 6:30, es saprotu mājās 10. Tas sanāk, viss beidzās. Ir kāds laiks, un tu esi uzreiz, jo ar to tas ģimenes laiks aiziet. Tas nav laiks tev īsti. Tu aizies uz treniņu arī it kā, ja vēl tā, ka tev īsti pat nepatīk treniņš. Tas arī nav laiks tev. Priekš manis treniņš nav laiks man. Man nepatīk trenēties. Man tā kā riebjās trenēties. Es negūstu nekādu baudu, vismaz, tā kā tieši ar šo, ko es darīju, tieši tā trenižera powerliftings negūstu nekādu baudu no tā procesa. Un es arī viens no, kur mēs iesim tālāk, vienkārši negūstu nekādu baudu no procesa. Tu esi darbā, man patīk darbs ar cilvēkiem, ar klientiem, bet tas emocionāli izsūc arī, tu visu laiku runā. Ir vairāk cilvēku pēc kārtas, katram ir savas lietas, katram ir savas tēmas, katram ir savas problēmas, katram ir kaut kādas savas intereses, un tad tu vairāk runā, tu apstrādā to. Un pēc tam tu aizies treniņu, ja manā gadījumā man nepatīk vēl nekas, tad es vēl to izdaru, un tas man prasa ilgu laiku, 2 stundas, tad tu atkal pavadi procesā braucot kaut kur, tad atnāc mājās, sēd un viss pēkšņi atkal tas maļās, tad tu neesi dabūjis nekādu laiku sev, un nākamā diena sākās. Tā ir, tu vienkārši kaut kā pēkšņi skaties, mēnesis pagājis, un tu vienkārši, tu it kā gribi kaut ko darīt, un tad arī vēl sākās, tā kā ir tas brīdis, kad tu jūties vienkārši izdedzis. Man viss. No darba, tu jūties izdevies kaut vai darbs tev patīk. Kā es, protams, loģiski, kā klientu konsultāts, ir labi, tur alga ir, bet tas nav tos sapņu darbs. Ja šeit man patīk palīdzēt cilvēkiem, man patīk, ka viņiem runāt, man patīk rādīt un vispārējo, bet tas tev izsūc jebkurā gadījumā. Un, tā atpūta nav, man tie atvaļinājumi vispār ir bijuši tik maz, savā ziņā atkal kaut kāda spiediena cita dēļ. Un šis atkal ir tas incidents, kad tu skaties tā un tu sāsi to skaļi, tas spiediens, piemēram, es teiktu, ka selektīvi labs esmu ar naudu, ja man patīk, ka viņa ir, un negribās it kā tērēt, bet reizēm gribās tērēt kaut kur, bet negribās tāds liels naudas tērēt. Var iztērēt mazas naudiņas, visu kaut kur, bet nevar iztērēt vienu lielu naudu. Tā grūti. Un tas arī noteikti, kaut kādas ģimenes mums nav bijis, kā saka, grūti. Tie pašā laikā mēs vienmēr esam bijusi konkrēti. Un vienmēr visi tie, tās sarunas un tās tēmas ir par to, vai ir nauda, vai ir labi. Tas nozīmē to, ka, ja ir nauda, viss ir labi, tu esi drošībā un tam līdzīgi. Un tad tu arī strādā dēļ tās naudas, un tu neņem tās atpūtas, jo tev liekas, ka tev to naudu vajag. Un jābūt tam drošības pilvenam pāriem, un tu nedabū atkal atpūtu sev, un atkal tu vienkārši izdedz, un tā atkal tas viss tāds iet. Tās tēmas, viņas tik vienotas tajā visā ir, ka viņas vienkārši no tās, vai no tavas iepriekšējās ģimenes, vai no tevis, viņas vienkārši vēl kāds līdzi un viss, un jāmēģina vienkārši laikam ir saprast, apzināties, tas saka, tās terapijas, tas jau ir tik, tā kā tas ir tik svarīgi. It kā liekas, maniem arī liekas, ka man jau ļoti labi apzināties var un saprast, ko tev vajag, tā kā es zinu. Tā kā man ir, visi saprot, kur ir, viss sakārtots, es kādu nestresoju nav, bet saprotu, ka vajag kaut ko pašķetināt no iepriekš, jo tās, man liekas, tieši tas, ko man liekas, ar tām terapijām strādā, ir vispār tā bērnība. Un tas viss nāk no bērnības un no kā tu, kā vecāks uzvedies, un tas tik izcili, kā tu stāstīji par tiem 7 gadiem, tev ir jāieliek visu un jāieliek, ja tu esi izdomājis, ka tu gribi bērnu, tad tev tomēr ir jāieliek, tas efforts savs. Tas ir ziedojums. Tava dzīve ir beigusies. Reāli, tas, kā bija pirms bērniem, tas tā vairs nekad nebūs. Labi, pēc 40, 50, ka visi bērni būs ārā no mājām, vai, teorētiski, man kaut kur nesen lec ārā, cik aptuveni procentus, tā, ka tu esi kopā ar bērnu, teiksim tā, tur bija kaut kāds procents no 1 līdz 7, laikam, tu ar bērnu būs kopā
es negribu samalot par procentiem, bet ļoti liels skaits, aptuveni 70% no visiem dzīves. Un tad no tur līdz pusauģu gadiem, jā, tad viņam jau ir draugi, viņi jau ir prom, tu viņus redz vispār, nu, tur pāris minūtes dienā pa lielam, jā. Un tad pēc tā posma, kad viņam ir ārā no mājām, nu, tu viņus redzēs tikai tik bieži, cik tu aizbrauc pie saviem senčiem, jā, tīpaši, ja viņi ir kaut kur tālāk projām. Ka patiesībā tas lielākais laiks, cik tu patiesībā ar to bērnu arī būs pavadījis, būs tie pirmie kaut kā 13 gadi. Viss tu viņam vairs nebūs vajadzīgs. Un tad arī, ja tu esi, man liekas, ja tu pārāk daudz centies vēl tiekties uz to savu iepriekšējo dzīvi, nu, tu vienkārši nebūsi iedevis tam bērnam to, kas viņam ir nepieciešams. Nu, tā arī tomēr atbildības sajūta. Nu, mēs, man liekas, mūsdienās bieži vien vecāki tā bezatbildīgi izturās ar bērniem. Nu, mēs, protams, zinām, nevienmēr viss bērns var ieplānot, ja citreiz pagadās, jā, un tad kā tu to situāciju spēlēsi, ja tev tas bērns ir vairāk kā, nu nezinu, tu tiešām tur gribi ieguldīties, vai tev vienkārši tā gadījās, un tu tagad mēģini izdzīvot ar to visu, vai tu tieši ņem to atbildību uz sevis, un tagad ies un darīs tās lietas, kas tev liekas, ka tev ir jādara. Bet tā jau ir laikam, nu kā, ja tas tieši tas, ko tu saki, tad, savā ziņā, man liekas, ka tā šī paudze, tātad mēs, kas esam, šī paudze un tad iepriekšējā, viņi visi ir savā ziņā traumēti, jo tas viss nāk no tiem pagājušajiem gadiem, un saka, karš un vispārējais. Es domāju, karš noteikti notrūlināja vispār daudzus un vienkārši to sapratni par to un tām emocijām un jūtām, un tīpaši, ja vēl kāds tur mūsdienās, jau man liekas, diezgan vieglāk iet tā vīrišķība, un tagad jau sāk tās jūtas iziet cauri, un arī Latvijā, man liekas, jau nedaudz labāk paliek nekā noteikti kādreiz. Jā, un zikā, tāpēc ir svarīgi, man liekas, arī kā mērķi, vienkārši par to pārunāt, lai cilvēki vienkārši apzinātu un saprastu. Jā, protams, atkal jau ir interesanti, vai šis saturs aiziet līdz tādiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Jā, atkal jau tie, kas interesējas vairāk par to, tiem jau liekas kaut kādi divi mīkstie. Ko viņi runā, vai ne? Nu, tā kā es taču nestīšos, esmu vīrietis, jā, man ir lāpsts rokās, un es eju uz mežu, jā, un pēc tam man viss ir labi, man viss ir ideāli, jā. Un tur jau ir tā visa tā problēma, jo tad bērnam, lai viņam nebūtu trauma, tev ir jācenšas. Jā, tiešām noteikti ir jācenšas. Kļūdas, tev ir arī jābūt gatavam tam. Būs kļūdas, neviena bērna tu neizjūties perfekti. Es domāju, ka tas nemaz nav iespējams. Tas vispār, jo beigās, tu vari atkal darīt visu perfekti pēc grāmatas, un atkal tas bērns var izaut pavisam savādāks. Viens var darīt šādi, viens var darīt tā, un viņš izaut pavisam cits. Es ik pa laikam aizdomājos, kas būs tās lietas, par kurām, tev arī noteikti ir kaut kādas lietas, par kurām tu varētu pārmest saviem vecākiem, vai ne? Es domāju, kas būs tas, ko man varētu pārmest, vai ne? Jo 100 punktu kaut kas būs, kaut ko es neizdarīšu līdz galam. Tas tā kā nav iespējams. Pēc iespējas mazāk. Censties pēc iespējas vairāk, lai pēc iespējas mazāk tiem bērniem. Pēc tam jāiet pie terapeitiem un tagad jā. Bet mēs jau esam, man liekas, pirmā paudze, kas to atkal sāk darīt. Jā. Agrāk, kāds vispār psihologs un psihoterapeits, vai ne, man liekas, ir tāda, tagad atkal aktualizējusies profesija, kā vēl pirms, 5-10 gadiem likās, ka tu esi traks, tu esi terapeits, tu kaiši, tā kā viss normāli. Jā. Ciks, es domāju, ka daudziem jau joprojām tāds sajūta. Kā slāņi jau ir un pārējais, jo tiem liekas, ka tas ir tieši tas, ka tu esi kaut kas tev nav galvā kārtībā. Ja tev ir jāiet runāt ar kādu, tev nav kaut kas kārtībā. Un es jau arī zinu, kā kaut kā sociāls. Tu esi aizgājis tagad ar draugiem satikties, un tev saka, es šokā nedzeršu. Es prasu, kas tev ir? Kas tev kaut kas nav kārtībā? Patiesībā, man liekas, man viss ir kārtībā, es jūtos labi nedzerot. Jā, man tieši viss ir labi, es tagad jūtos labi, man nevajag to alkoholu. Es jūtos tieši tāpat, kā es būtu iedzērs. Man ir jautri, jā, es varu aiziet padējot un tam līdzīgi, ka visiem liekas, ka tev kaut kas nav kārtībā, kāpēc tu nedzers. Līdzīgi, man liekas, tāds var salīdzīt. Tas ir, man liekas, tas tipiskākais, jā, ja tu pasaki, ka tu nedzersi, uzreiz ir pretreakcija. Ko? Uzreiz, kas ar tev? Jā. Kas tev ir, kāpēc nevar dzert? Un vēl jāspiež virsū, un tādiem cilvēkiem ir uz to visu. Kāpēc tu nedzer? Iedzer. Vēl, man necieni. Jā. Sākās, kad man necieni. Tev ir jādzer, lai tā cienītu, jā. Un tas ir vienu, zin kā, tieši, kad tu aizbrauc, un uzmēs, kaut Latgali, tur ir tiešām, jā, ja tu vienkārši nedzer, tu necieni. Ja pašā laikā, kāda ir bauda? Nezinu, to samu gonku man iedzert, man nav baudas, iedzeru labi, vienalga, man tā kā nekas, man ir pretīgi mutē, jā, man ir, nezinu, vēl ierēvs, un tā kā, tas jau viss atkal ir, atžgārni savā ziņā, ka visnībā vajadzētu otrādi. Sāk iedzers, kas tev pa problēmu? Kāpēc tev jādzer?
Zini kā, tieši tā, saprotu, bet reizēm tu vari, bet arī, zini kā, kaut kur iet uz bāru, tur ikdienā visu laiku, ja, tad tu kaut ko atkal atslāpē. Ja tev gribās vai tev vajag, tas noteikti atkal nāk no kaut kā cita. Un atgriežoties arī par tiem bērniem, man liekas, ļoti interesanti ir tas, tad, ja, piemēram, bērnībā, nezinu, tu nepievērš uzmanību, loģiski, tad viss ir skaidrs. Tā trauma ir tāda, tu gribi dabūt uzmanību vēlāk dzīvē. Ja? Atkal tev ir pārāk daudz uzmanības, pārāk daudz lolo, ka tev vairs pēkšņi nav tās uzmanība visu laiku. Ko atkal darīt? Jo tad, kad tu pieaudz, tu visu laiku visi pievērš uzmanību, visi tev visu devuši, tev viss ir bijis. Atkal ir tā vidējā problēma, kad vienkārši tu aiziet dzīvē, un tagad tu tā saproti, pagad, neviens vairs nepievērš man uzmanību, neviens man nelolo, neviens man visu nedara, un atkal sākās nedaudz tas, ka tu nesaproti, kā dzīvot. Ja? Un tāpēc tas ir par to, ka tu jau nekad līdz galam nevar izaugstināt to bērnu, tu vari viņu lolot, tu nepievērš uzmanību, viņš vienalga izaugs ar kaut ko. Zini, kā būs grūti saprast. Šeit ir divi svaru kausiņā, ko nozīmē lolot un kas ir, protams, lutināt un tā, jo lielākoties bērnam veidojās slikts arī pašvērtējums, tad, ja vecāks viņa vietā kaut ko izdara. Piemēram, tagad aizvien vairāk ceļā, man Instagrams ir tikai pa treniņiem, pa cīņas sportu un pa kaut kādiem psiholoģiskiem bērnu jautājumiem, vai ne? Un ir tas, ka kā izaudzināt labvēlīgās ģimenēs, ja, kuriem viss ir pieejams, kā izaudzināt neizlupināts bērns, ja, un teica, atdodiet viņam atpakaļ savus problēmas. Ja viņš nāk pie tevis, ja tu redz, ka tā problēma nav tik liela, pamēģini pati. Nevis, jo tas, ka tu katru reizi, piemēram, no rīta vieglāk ir tev uzlikt viņam kurpes kājās, jo tā būs ātrāk, un jūs tiksiet ātrāk no mājām klāt. Tu viņam zaudē to, viņam zūd pašvērtējums. Viņš sāk justies, ka bez tevis viņš nevarēs. Tas ir tas, ko tu patiesībā nodari. Nevis, ka viņam tagad vieglāk, ja viņam mazāk tur tas stress vai kaut kas. Nē, viņam tieši pašvērtējums augsts lielāks, jo viņš vairāk ar savām problēmām tiks galā. Un tas arī ir baigi interesanti. Jā, tā kā konkrētā vecumā sāk mācīt par naudu. Jāsāk būvēt tās domkārtas, nav nemaz tik vienkārši kaut ko nopirkt. Jā. Tētim, mammai jāiet ir uz darbu, jāstrādā, mēs tērējam laiku, mēs neesam ar tevi kopā, jā, lai mēs varētu šo te preci, piemēram, tagad iegādāties. Jā. Lēnām sāk, jo bērns saprot diezgan labi, ja mēs viņiem pareizi mākam izskaidrot, no kurienes kas veidojās. Ja, mūsdienas jau vienkārši divi klikšķi, tam bērnam liekas, ka vēl normāli. Tieši ar vienu klientu runājām, viņš ir nortāds pa lielam, tādā saprāta vecumā kovidu bērns. Un viņš teica, ka tas bērns domāja, kad pārtiku atnes cilvēks, jo viņi sūtīja pārtiku, tā kā caur to aplikāciju, ja? Un viņš atver durvis, pārtika ienāk iekšā mājās. Viņai nav jāiet pakaļ. Ja mēs tam bērnam, kā viņam tā sapratni rodās, atnāk cilvēks, nākums viņam ēst vienmēr. Arī tu pasūti kaut kādu ēdienu no kaut kāda restorāna, viņš vienkārši atnāk. Ēdiens ierodas pie tevis. Cik atgādi no, 1000 gadu atpakaļ, ka tev ir jāiet un tev jāmed varbūt dienām, tu neēd. Tagad ir tā, ka ēdiens atnāk pie tevis. Viņš vienkārši ierodās. Un reizēm viņš ierodas jau uztaisīt. Viņš tikai jāņem un jāēd viņš. Un tā jau ir ne par to bērnu. Tad tik daudz ir jārunā un tiešām visu laiku jāstāsta tās lietas, lai veidotos tā sapratni. Tas ir tik sarežģīti, tam izaudzināt, tu nekad nevarēsi izaudzināt perfekti neko vispār. Tev vienkārši būs kaut kas. Un varbūt patiešām tu audzini un īstenībā kaut kādā agrā vecumā viņam uzreiz jāiet pie terapeita. Jāmāc cilvēks, varbūt bērns, iet pie terapeita uzreiz. Lai viņš iet un runā. Zini kā, bērni vislabāk mācās tieši no vecākiem, un bērni darīs to, ko dara vecāki. Tas ir visvienkāršākais veids. Nevis viņam mēģināt kaut ko iemācīt, bet tieši parādi. Tas ir tas arī, kā es cenšos. Es, piemēram, nekad neesmu viņai licis vai spiedis kaut ko darīt. Jā, es uztaisu pietiprēms, paps, tā māki. Viņu uztaisu pietiprēms, tieši tādu pašu. Perfekt. Es uztaisu tur kaut kādu izkupienu pie sienas turotos. Viņa pienāk klāt, pamēģinu, viņai sanāk. Es vienu vakar tā, es redzēju, viņa palecās. Es tā, ok, pagaid, bokžams. Es paņemu maziņu kādsīt, uzliek. Es tāds, pamēģinās uzliek. To jā, uzlec. Es tā kā ir. Uzliek lielāks, tāds mēģinās šteri. Jā, davai. Uzlec, es paņemu vēl lielāku, viņa uzlec, apkrīt. Bišķiņ tur kaut ko pačīkst, kas viņai neko nespiež. Viņa tā pat pieceļās, grib pie rokas turoties. Viņa uzlic vienreiz, uzlic otrreiz, uzlic trešreiz, viņai piedāvāja. Tu vari pamēģināt arī bez rokas, ja tu gribi. Viņa uzlic, atkal nedaudz nokrit. Es teicu, tu nokrit tāpēc, ka tu izdarīji tā un tā. Pamēģini nostāties, sakoncentrējies un tad lec. Nostājās, hops, ievēl kalpu un uzlic virsū perfektā vienkārši boksjumpā.
Un tik ātri, tik vienkārši, bez nekādas piespiešanas, bez neko. Es vienkārši parādīju. Jā, tu atkal, kad mēs runājam, atkal rodās tās paralēles ar to, kad, kā ar to sportu ir. Man arī neviens no spiedis to sportu darīt. Vienkārši arī nav paticis. Man tēvs vienmēr ir sportojis kaut ko, bet ne tādā līmenī, ka liktos, ka, nezinu, vai kaut kas ir jādara. Jo loģiski, ka tur gados, kad es jau biju relatīvi jauns, jo tu aptaukojies, biju sēdēju pie datora visu laiku, neko īsti nedarīju, bet tā bija. Māte man ir maksimāli nesportiska, un viņa nekad nav nodarbojusies ar sportu vispār. Kas arī atkal ir tāds piemērs, ka nevajag jau nodarboties ar sportu, var dzīvot tāpatās, kā ir. Un atkal tieši tāds saka, tas piemērs nav, un tāpēc arī varbūt rodās, tas riebums. Ja tu kā vecāks varbūt arī uzreiz atveidi savā ziņā, ir kā jau smieklīgi, tur jāpiespiež sevi darīt, lai tu būtu veselīgs un tu varētu ilgi dzīvot. Zini, kā atkal ir tāda smieklīgā daļa, kur mēs ieejam, kad tev varbūt nepatikt, bet tev vienkārši tas ir nepieciešams. Tā sportošana un tā pretestības treniņi vienkārši ir vajadzīgi. Tu vienkārši nevari neko, tu neko nevari nekā aplinku sapietam apkārt. Tev ir vienkārši viņa jāizdara, un tev ir jāparāda bērnam tas. Es piekritīšu arī tam, ko tu saki, ka man arī besīja uz tiem treniņiem. Es tu nevaru, man patīk cīņas sporta treniņš. Vienīgais treniņš, ko es baudu, vienkārši, es gribu ātrāk tur atgriezties. Tur es dabūju izlikties, man ir jautrība, man ir draugi, kas dara normālas lietas, ja nevis tikai pudeles brāļi. Tur es varu justies brīvi, un es to zāli daru tikai tāpēc, lai es būtu labāks tajā treniņā. Lai es varētu izdarīt vairāk, lai es varētu izdarīt ilgāk, lai es varētu ilgāk pabaudīt. Es arī labprāt netrenētos zālē vispār, ja es neredzētu tos rezultātus. No zāles man patīk tikai rezultāti. Man besīt celt to hanteli vēl līdz tuvu atteicēji, man tā sajūta vienkārši riebjās, un nedod Dievs kājas, ja tev jātrenē, vai tur, pulldown jātais, vai pull-up, man besīt tas grains. Es tiešām to nedarītu, ja es neredzētu tos rezultātus, kas ir pēc tam, un man patīk tas, ka man tā fiziskā sagatavotība, es to dzīvu varu baudīt. Es arī cenšos saviem klientiem mācīt, atceries, ka šeit tu esi atnācis, šī ir skola, tu te kaut ko iemācies, lai varētu labāk performot tur ārā. Ja? Man patīk tas, ka es ar savu fizisko sagatavotību, tāpēc es nekur neesmu gājis līdz galam. Es neesmu tur līdz galam powerliftingā gājis iekšā. Es esmu izmantojis powerlifting tehnikas, lai es dabūtu sev spēku augšā. Ja? Es tur neesmu līdz galam gājis ielu vingrošanā, bet es vingrošanas elements esmu iemācījies un viņus varu uztaisīt. Ja? Es līdz crossfit arī uzsāku, es piedalījos sacensībās, man labi gāja, es nebiju pirmajā vietā, ja es biju otrajā vietā. Palika tur 4. pēc tam kaut kādos finālos. Man gāja labi, es zinu, cik es labi spēju ar viņiem tikai pateicoties tai manai fiziskai sagatavotībai. Un man patīk tas, ka man var uzzvanīt čoms, maucam paveikot. Saveikošana, tikai tad, ka man kāds čoms pazvan, es aizbraucu uz paveiko, ja? Ka man ir viegli iemācīties. Pateicoties tam, ka es esmu izturīgs, spēcīgs, koordinēts, mobils, ja? Veikls. Ātrs. Man ir tās īpašības, un es ar tām varu dzīvot pēc tam labāk to dzīvi. Nevis, man izskats nekad tā bijis nav svarīgs. Kaut kādos pirmajos posmos, kad ir bodybuilding laika, mēs jauni džeki, lai tu meitenēm labāk patikt, mums vajag lielāks muskuļus, lielāka muskuļu masa, būsim reāli. Lielākā daļa jauniešu to dara izskatam. Pēc tam vēlāk mēs to sākam darīt, tāpēc, ka mēs saprotam, tas ir veselība, tas ir tam, bet sākumā, izskats ir tā galvenais motivators. Jā, bet ja mēs skatāmies, tā lieta, tagad tas jauns, tu jau neies domāt par to veselības aspektu. Tu jau esi veselīgs savā ziņā, tu vari daudz ko darīt, tev nemaz nav nepieciešams, baigi iespringt. Tu jau tā kā vari izdarīt visu savā ziņā, ja tu jau esi kaut cik sportisks bijis, tā kā tev jau neliekas, ka tev ir jādara kaut kas veselības dēļ. Ja, tu vienkārši sporto, un vienā brīdī, protams, saproti, nāk jau tie 30 pāri, un tu sāc saprast, tas un ir grūti izdarīt šo, un izdarīt to, uzkāpt pa kāpnēm, izdarīt tās visas lietas, uznes šo, sāp mugura tad, tikai tad jau, neviens jau tā kā tā preventīvā jau lieta jau nekad neiet cilvēkiem iekšā. Un arī atcerēsimies to, ka fitness industrija ir ļoti, ļoti, ļoti nesen tikai vispār sākusies. Mēs vēl dzīvojam laikā, kad nebija internets. Mēs nemaz nezinājām, kas tas ir bodybuildings. Sākās YouTube, sākās internets, un tad viss uzsprāda. Un kas tur bija? Tur bija nedabīgi piemēri, kā mēs sākumā minējām. Es tik daudz neīstiem cilvēkiem sākumā sekojos, un es jau no bērnības esmu ļoti aizņemts bērns, un tad tur no rīta līdz vakaram skolu, mūzikas skolu, paspēju kaut kur pa vidam ziemā hoķīt uzspēlēt. Tur kaut kā es to laiku vienmēr samanedžēju.
Un tad sākās tie internetu laiki, beidzās mūzikas skola, tad vidusskolas laikos vienīgais mans mājas darbs bija pētīt visu par šo. YouTube, tur šitas channels, tas tur Lazārs un vēl tur kaut kādi džeki. Un tu domā, ka tas ir reāli sasniedzams, ja? Tu nesakoji tiem lielākiem džekiem, ja? Tur Ronijs Kolmans, tad tu saprati, nē, tur ir sterika un viss pārējais. Bet sakoji bišķiņ mazākiem un tajā laikā tu arī domāji, šis ir dabīgi, ja? Jo viņš ir mazāks par to. Un tagad, kad tu lielajā vecumā tu esi trenējis cilvēkus, tu esi redzējis cilvēkus, kas trenējās, un tu sāc atpazīt, un tu sāc ieraudzīt tos cilvēkus, kuri, kā patiesībā izskatās cilvēks, kurš ir sasniedzis savus rezultātus bez ķīmijas iejaukšanās. Sauksim vienkārši. Un mēs ļoti varam arī labi redzēt, iegooglējot, kā izskatījās bodybuildings tajā laikā, pirms tika sintēzēts testosterons. Un tad mēs tā salīdzinām, es jau izskatos līdzīgi, kā izskatījās tajā laikā, visi krūtākie, lielākie bodybuilderi. Un tad tev normalizējās tā sajūta, ka šis ir tas, kā ķermenis var izskatīties. Un tad vēl jāatcerās, ko mēs visbiežāk redzam, to, kas ir uz vākiem, uz fitness vākiem. Un tu zini, lai sagatavotos bodybuilding sacensībām, kādai dirsai ir jāiziet cauri. Vai ne? Jā. Kas tā ir pa diētu, un kad tu skatus patiesībā esi ļoti tūnā. Tad tā izskaties tikai uz to konkrēto mazo brīdi, bet tam cilvēkam veidojas uzreiz tāds priekšstats, ka tas ir tas, kas man ir jāsasniedz. Jā, nevis tā veselīgā robeža, kur tev normāli hormoni strādā, ka tev, džekam no rīta stāv, viss ir kārtībā, Un, tu vari dzīvot normāli kvalitatīvu dzīvi ar normālu enerģijas līmeni. Tā jau ir tā problēma, Tu jau ir kā, tu paskaties un tev liekas, šis tā gribas izstīties, un tu pēkšņi uz to eji, un tu dari visu. Tikai tā atšķirība tīpaši sociālajā mēdījā, ja ir ar tiem cilvēkiem tāda, kad viņi varbūt to dara tikai to. Viņu mērķis un viņu tas dzīves aicinājums ir būt tajā sociālajā mēdījā, tas ir viņu darbs. Viņu darbs ir izskatīties labi. Un es esmu redzējis arī vairākus, kuri tiešām ir ļoti lieli, influenceri, viņiem tur 4-5 miljoni. Un tad, kad viņi atklāti beidzot arī parāda, to vājumu, to ievainojamību, ka viņi mocās īstenībā visu laiku, lai saglabātu to tauku procentu, ka tev visur ir vēnas, ka tu izskaties izcili, ka tu esi pārpāmbis, ka viņi mocās īstenībā tikai dēļ tās fitnesa industrijas, ka viņi grib tā kā iztīties labi tikai, lai būtu tur, lai katru dienu varētu ielikt tās smukās bildes. Un tur jau arī ir tā problēma, un ir īpaši, man liekas, arī tiem jaunajiem cilvēkiem, ja tavs viss imidžs ir veidos tikai uz to, kā izskatās tavs ķermenis, tad tev ir grūti arī no tā aiziet. Un tu pats iedzīvojies problēmās, ka tu vairs nesaproti, kā ir tava identitāte. Jo manim arī bija tas, kad vienkārši kaut kādā brīdī, kad es nācu tajā fitnesā iekšā un gribēju, sapratu, būt treneris un es gribu kaut ko darīt sociālo mēdīju, apmēram ir tāds, kāda ir man identitāte. Kas es esmu, kas es būšu. Es sapratu, ka es nevaru būt cilvēks, kurš liek bildes vairāk ar savu ķermeni, jo vienkārši es biju tik ļoti sevi notrulinājis gan ar hormoniem, gan pārējo, kad es vairs nespēju normālā tauku procentā būt, zemā tauku procentā, lai varētu visiem izrādīt to ķermeni. Man ļoti nepatika tas sajūta, ko saka to bicepsu, ka tu visu laiku tur viņu tikai mauc un vienkārši tik garlaicīgi liekas. Sapratu, kas ir man nākamā identitāte, sapratu powerliftings. Es varu cilāt tos smagos svarus, man patīk vairāk, ka man sprākst acis laukā, nevis, ka man muskuļi sāp, un es kaut kā gāju tajā iekšā un veidoju to identitāti, jo man likās, ka, lai tu būtu, tā kā labs treneris, tev ir jābūt kaut kam aizmugurē. Kas tu esi? Vai tu izskaties labi, vai tu esi spēcīgs, un tu ir pierādīt. Savā ziņā, tas powerliftings pēdējos 4-5 gadus ir vienkārši parādīt cilvēkam, tiem, kas sako, vai tiem pašiem klientiem, kad es varu arī darīt to, ko es stāstu, nevis tikai stāstu. Tas atkal, tu skaties no abām pusēm un interesanti no tavas skatu punkta, kā ir, vai tev ir jābūt, kā trenerim, tev ir jāpierāda kaut kas. Ka tu vari izdarīt šo, vai tu izdarīt to, vai tu esi labākais tur. Kāpēc cilvēkam pie tevis ir jāiet? Un noteikti tāpēc arī tā ir, tu labi izskaties, un visiem cilvēkiem neatkarīgi, vai tu mācījies no tā vai nē, tu vienkārši, kā tu izskaties labi, tu esi automātiski fitness treneris. Tev nekas nav vairāk jādzied, tev nav jāiet skolu, tev nav nekas jālasa, tev ir vienkārši jāuztur savu ķermeni labi, un tu automātiski esi fitnesa treneris. Un viss, uz pārdod programmas, es daru šo un to, un nav svarīgi, vai tu kaut ko īstenībā saproti, vai tev vispār patīk ar cilvēkiem strādāt, jo tā jau arī ir baigā prasme. Gribēt un mācīt strādāt cilvēkiem. Jo to, ko cilvēki īsti nesaprot par fitness trenera darbu, ir tas, ka lielākā daļa tā darba, ja tu strādā ar ilgtermiņa klientiem, nav tā tehnika, jo viņi jau visi kaut kad jau iemācās to tehnisko. Viņi nāk pēc tā atbalsta,
pēc tās klātesamības pie tevis, jo viņi grib tieši būt ar tevi. Uz terapiju. Tieši tā. Tas ir tieši tas pats. Viņi, principā, cilvēki gan izvēl nāk jau uz terapiju pie tevis. Jo viņi it kā saprot, kas būtu jādara, bet viņi grib nākt pie tevis tieši. Un tas darbs nesastāv, principā, no tā, ka tu tikai skaties visu laiku, ir tehniski pareizi vai nav. Nu, kaut kādā brīdī, ja tu strādā ar cilvēku, viņam jau jābūt tehniski labam. Un tas ir tas, ka tu ar viņu vienkārši runā. Tu ar viņu sarunājies, un tev ir jāmāk sarunāties, tad tas cilvēks tā kā gribētu noturēties pie tevis. Tāpēc jau ir tā, vai nu tev ir ilgtermiņa klienti, vai tev nav, vai viņi visu laiku rotē un nāk iekšā. Un ir tīpaši noteikti, ja tu izskaties vienkārši labi, viņi nāk iekšā un ieprom. Diezgan bieži es redzu tos cilvēkus, kuri būs ilgi pie manis un kuri ātraizēs. Tas jau pirmajā treniņā ievācot anamnēzi, saprotu, ka šis cilvēks būs paliekošs. Es redzu, šis cilvēks 2-3 treniņi varbūt pat uz otrā sāksies kaut kas. Un bieži vien izrādās arī taisnība. Šādi tad izrādās arī, ka tieši cilvēks, uz kuras liek mazas cerības, izrādās, ka viņš ir apņēmības pilns un nāk un viss notiek un forši strādāt, patīkam. Kaut kā, iemācās. Un es domāju, cilvēkiem ir tieši tāpat, ka viņi jau ātri saprot, ka tur treneris telefonu vairāk spaida treniņu laikā nekā, vai ne? Iekasē tikai naudu pa lielu. Un tad, kāds to atbalsts var būt tam cilvēkam, kurā brīdī, kurā momentā viņam var iedot to, kas viņam ir vajadzīgs. Jo bieži vien ir arī tā, man ir cilvēki arī, kas manis trenējās jau gadiem, viņiem mērķis nekad nav bijis tur samazināt tauku masu, piemēram, vai ne? Viņi kaut kur fonā visu laiku atliek, mēs ik pa laikam kaut ko par to varbūt parunājam, es viņam nekad nespējuši, ka tev ir jāiet uz kaloriju deficītu. Nē, es gaidīšu, kamēr viņš nāks pie manis ar tādu domu. Un bieži vien tie cilvēki, paiet kaut kāds laiks, viņi paši sāk meklēt tās lietas. Viņi saprot, es kādu laiku jau trenējos, nav tas rezultāts, ko man gribētos. Es tikai gribētu, viņi aiziet pie kaut kāda uztur speciālista, izveido kaut kādu savu paradumus, un tad mēs kopā treniņā apspriežam. Saka, forši labi izklausās, mēs parasti darām tā, piemēram, cīņas sportā arī mums svarīgi ir nomest lieko svaru pirms cīņas, lai mēs būtu pēc iespējas liesāki, vairāk muskuļu masu, un mēs būsim izturīgāki cīņas laikā, spēcīgāki. Jo liekais tomēr ir liekais, vai ne? Un mēs izmantojam tādas metodas, bet ir dzirdēts arī par šādām, jo arī nebūs tā, ka visiem cilvēkiem derēs viens, vai ne? Tāpēc man patīk arī tā ēdienu industrija un tā uztura pasauli, ka strādā jau gan tas, gan šits, gan tas. Tev ir svarīgi atrast, kas tavam dzīvesvietam, tam dienas ritmam būs atbilstošākais. Jo mēs taču redzam, ir cilvēki, kas ēd tikai viens steigs dienā, vai tur 2 steigi dienā, viens brokastīs, viens vakariņās. Ir cilvēks, kas neēd brokastis, tikai tur kādā konkrētā intervālā, tad fastošana. Ir cilvēks, kas, reizi nedēļā neēdīs vispār 24 stundas. Cits tur 2 reizes gadā neēdīs 3 dienas, vai ne? Bet, mēs redzam, ka tās lietas visas kaut kādu rezultātu tev dod. Svarīgi ir tas, kas tev dod tās labās sajūtas, kas tev iedod to rezultātu, kas tavam dzīvesveidam ir visvieglāk pielāgots. Man liekas, tieši meklēt, ka tam cilvēkam ir svarīgi nākt ar to domu meklēt. Es uzskatu, ka es arī kā treneris, es esmu vairāk kā enciklopēdija, jo tu man vairāk jautājumus uzdos, jo īstenībā vieglāk mums būs tā sadarbība. Ja tu man neuzdod jautājumus, ko es tev stāstīšu, un arī tas būs tikai skolā. No stundu garas nodarbības, cik tu atceries? Ja tu atceries, ka varbūt jautājumu, ko tu uzdevi, un tu uz tavu jautājumu atbildēji, tad tu atceries, bet visu dienu es tev esmu vāries, tur teici tas, izmantojot vēl terminus, tur kreatīnkinās, tur augstīgā pasaulēšanās, Tam cilvēkam pilnīgi vienalga, viņam neinteresē. Viņš rītdien jau būs aizmirsts, šokar jau būs aizmirsts, pēc treniņa jau vairs nezinās to. Kas zināt, kurā brīdī tam cilvēkam iedod to, kas viņam ir vajadzīgs, un kaut kā tā sadarbība. Protams, es īstenībā, mēs arī runājam tieši par to visu tēmu un arī par to man liekas, ka tieši, ja mēs skatāmies no tādā cilvēka arī, kas nāk, tur ir arī tā īstenībā tā emocionālā higiēna jau diezgan augsta, jo cilvēki saprot, ka viņiem ir teorētiski problēma, viņš ir gatavs meklēt speciālistus, un ļoti bieži viņi iet vēl citiem speciālistiem. Kas arī pierādās, ka cilvēki tomēr, kas nāks tā kā pie mums, viņi arī ir gatavi ieguldīties un darīt kaut ko vairāk, un tā kā saprast un izprast sevi un strādāt pie kaut kādām lietām. Tev, zin kā, lielai daļai vīriešu vai tam līdzīgi, vai, protams, sports svarīgi, priekš kam man kaut ko darīt. Tā kā tev jau liekas, ka es jau visu zinu.
lielākā daļai tev cilvēku un vīriešu vienmēr būs, es jau visu zinu, ko viņš man pastāstīs. Kāpēc lai es ietu pie kāda? Es jau pats visu ļoti labi zinu. Lai gan mēs zinām, ka tā atšķirība ir tāda, ka nav tā īsti. Tā kā nezinu jau. Ļoti daudzi nezinu. Viņiem būtu tā kā ļoti labi saprast to. Tad varbūt, protams, ir. Un tur jau atkal slēpjas tas, ka noteikti kaut kāda autoritāte, ja tu, piemēram, esi vai augstu kaut kādā sportā. Jo tas jau, ka tu esi labs sportists kaut kādā attiecīgā sportā, nenozīmē, ka tu esi labs treneris. Jā. To arī ļoti daudzi neapzinās, ka tev ir jābūt arī, tā trenēšana nenozīmē, ka tu vari sasniegt labus rezultātus. Tas ir tas, ka tu vari ielikt disciplīnu un saprast, kas tev strādā. Jā, vai ne? Tu saproti, kas tev strādā, nevis tas, kas strādā visiem. Ja nav jau tā, kas strādā visiem, katram ir kaut kas savādāks. Ģenētiski jau mēs arī esam diezgan atšķirīgi. Un tur jau ir tā lieta, ka tas ir tā sportiskā daļa pat nav tik svarīga katram cilvēkam. Tas ir forši īstenībā, ka cilvēki apzinās to, jo man arī ir vairāk klienti, kas iet pie mums terapiju, nāk uz privātiem treniņiem, viņi meklē palīdzību visur, iet pie uzturu speciālistiem. Tu tā kā jau vairāk tu saproti, jo vairāk tu tā kā spēj pateikt, ka tev ir tā problēma, jo labāk tu būsi un labāk tu vieglāk dzīves, ticamāk varēsi dzīvot. Jo man liekas, tā jau ir tā lieta, kad tu pats visu laiku tā kā īstenībā roc sev bedrī ar to, ka tu principā nemeklē to palīdzību. Un tu mēģini pats izdzīvot cauri, bet tu jau varbūt nezini, tev nav to instrumentu nemaz, lai tu varētu izdarīt. Vai arī ir ļoti daudz cilvēki, kas tālāk par meklēšanu nemaz netiek. Ka visu laiku meklē vienu, ir pie atkal nākamā. Tur arī jāsāk skatīties, vai ne, kur tad īsti slēpjas problēma, vai vienkārši tu nespēji saņemties. Un izdarīt to, kas jāizdara, vai tu visu laiku meklē, ka kāds tev iedos to brīnumu tableti. To, kas tev to rezultātu iegūs daudz vienkāršākā veidā iedos. Tad tā maģiskā kaut kāda sastāvdaļa, ka tu nepietiekoši ilgi nepieturies pie kaut kāda viena konkrēta plāna, piemēram. Arī, nezinu, tas ir mārketings vai kas to lietu visu laiku ir sačakarējis, ka visu laiku pārdod labāko plānu, šis ir labākais veids, kā tu nometīs, šis ir labākais veids, kā tu uzaudzēs muskuļu masu, ka ir tik daudz tie labākie veidi, vai ātrākie, 10 nedēļās, 10 kilogrami, nomest. Es domāju, kad mēs beidzot sāksim kā sabiedrība domāt par to, kas ir nevis kā ātrāk, bet kā ilgtermiņā labāk. Kā izmainīt nevis tur radikāli, tur uz pāris nedēļām, es tur izdzēšu to no uztur ārā, tev tur ķermenis vienkārši pazūd ūdens, pazūd tas, un tu sasniedzi kā mīnus tos 10 kilogramus, bet kas notik pēc tam? Cik tu pie tā plāna noturies? Cik tu esi spējīgs, Es citreiz pat klientam saku, pamaini vienu lietu, ikdienā brokastis, padzīvo kādu laiku. Tu sāksi just, ka, es jau tagad dabīgi no rīta ceļoties, es domāju par to ēdienas. Tad, pamainam pēc tam kaut ko citu. Vai vispār, es pat sākumā neko nesaku par uzturu, saku, pierodam pie 2 treniņiem nedēļā. Viss, sāc ar kaut ko maza, citreiz, cik vajag treniņus nedēļā? 4, 5, sāc ar 2, pamēģini panest vismazāko, ko tu būtu spējīgs paņemt, piemēram, daudz grib sākt ar 3. Es viņus bieži vien atrunāju no 3. Saku, davai, koncentrējamies uz to, ka tev plānā ir 2 treniņi nedēļā. Ja tu rītīgi labi jūties, tev ir laiks, vienkārši 3. būs kā bonus. Un iet uz to vairāk, ka es cenšos ar to savu dzīvesveidu, es cenšos mainīt tās savas dzīvesveidā, tās nianses, lai tad es sanāku beigās iegūtu to gala rezultātu. Jo pagaidām jau arī mans ķermenis parāda to, kā es esmu dzīvojis pēdējos pāris gadus. Un tā būs visu laiku. Es tagad gadu no vietas nedrīkšu vispār neko, tad mans ķermenis pēc gada parādīs, kas ir tas rezultāts. Vai visu mūžu, bet tu neesi neko darījis, tad vienā brīdī parādās visu. Bet tad, ja tu nestrādā pie nekā, tāpat kā ar to emocionālo daļu. Ja tu visu laiku tā kā sevi tikai tūri, tas vienā brīdī nāk laukā. Vai arī, kaut vai es saku, jebkas pilnīgi, kas tā kā tevi iekšā ir un tev nav ar ko
izrunāt, vai tu nevienam to nestāsti, tas vienmēr tevi grauzīs. Tas, ja tu neizliksi to ārā un nevarēsi ar kādu normāli parunāt, vai, piemēram, kā es saku, vīriešu kompānija aiziet parunāt par to, ja, nevis, es saku, tas ir pat liekas tā smieklīgi, tas liekas tik neiespējami, vai ne, ka tu aizēji, nezinu, jūs satiekaties bārā, un tad jūs tiešām visi runājat, jā, man ir šitā un tā, un jūs katrs minūti iesaistīties, nē, viss ir, kurš uzvarēja, Lebrons, tur labs ir, vienkārši tik tāds vispusējs viss ir. Es pat esmu vainīgs, jo es zinu, ka man arī tā ir, jā, jo ik pa brīdim es varu sarunāties ar cilvēkiem, un es vienkārši, viss ir tikai vispusēji. Tu kaut ko saraksties, tu neko īsti nekad neiedziļinies, tu nekadam neprasi, jo tas vienkārši liekas tik savādi, kādam prasīt. Jā, bet pirmais, kā tev ir? Kā iet? Labi, normāli, hop. Tu jau varbūt pat zini, tu jau nojaut, ka nav, labi, normāli, bet tu pat nezini, tev atkal nav to instrumentu, lai apmēram, tu pats neesi sakārtojis savu galvu un emocionālu stāvokli, kā tu vari palīdzēt citam. Un vēl tās īstenībā varētu būt tā problēma, ja tu vēl tiešām pajautā, ja, kā tev ir, un tas cilvēks sāk tev stāstīt, un tu īsti nezini, ko ar to informāciju tad īstenībā reizēm prasīt, kā tu jūties, kā tev ir, un tu sāk stāstīt, tu par beigās vienkārši sēdi, tu nezini, ko darīt ar to. Ja? Bet tu neesi praktizējis to emocionālo pusi, tu nezini, kā to strādāt. Tu nemāki atbalstīt. Es domāju, man var noteikti tā problēma, man nav tā, ka es baigi spēcīgi saprotu apmēram, ja, jo tas nekad nav bijis. Ja emocionālā puse no bērnības un pārējais nav bijis, ka mēs baigi runātu par to visu. Ja? Jo tu jau zini, ka tie vecāki viņi dara un tam līdzīgi viss ir, un tev viņi visu sniedz, ko tev vajag, un katram tā, kā viņi saka, tā mīlestības valoda ir savādāka. Ja? Citam tie vārdi, citam varbūt tās ir dāvanas, citiem vienkārši parādīt to ikdienu, ja? Bet tas ir tavs, vai tu to saproti vai nē, un vai tu tā kā to pieņem, vai tu gribi varbūt kaut ko citu. Un, tajā gadījumā ir tas, kad tu nemāki atbalstīt, jo atkal tu nemāki uzklausīt, tu varbūt dzirdi, bet tu jau nesaproti, kurš tev to informāciju ir jādara. Varbūt tev vienkārši nav tajā brīdī arī resursi. Arī. Tas man bija ļoti ilgi. Pirms pauzes es arī nonācu līdz tam brīdim, kad tu brauc mājās no darba, visu dienu ir aizgājusi, un tu tagad klausies, un tev rodas jau tāds sajūta, ka tu brauc mājās un būs problēmas. Jo, kas ir primārā lieta, kas ir jāatrisina kaut kādas sakrājušās vai ne lietas, kaut kādas, problēmas parastās ir, vai ne? Kaut kas atkal jāizdara, kaut kas atkal ir problēmas. Bet tu jau sāc braukt mājās ar tādu domu, ka diena nav beigusies, tu aizbrauks mājās un vēl būs jārisina kaut kādas problēmas. Tu jau tā visu dienu esi risinājis problēmas. Citi cilvēki problēmas varbūt. Jā, un tagad vēl. Un tad vēl tā ir viena no lietām, ar ko mēs arī esam sākuši strādāt. Piemēram, kā es minēju, sievietēm tas ir forši, ka viņām ir tā sieviešu grupiņa, kurā tu vari it kā izlādēties ārā, dabūt to no sevis ārā, kas ir veselīgi, bet arī tur jāmāk noķert tās robežas. Bieži vien mēs no tā cita izventilēšanās mēs baigi iespaidojamies. Un tad ir bijis tā, ka pienāks sestdiena, pienāks svētdiena, beidzot man kā ir tā diena, ka es vienkārši atlaist grošu un rīts ir tikko sācies, es cepu savus pankūkus uz pans un es sāku dzirdēt joprojām problēmas. Pirmā lieta, ko Marta man pastāst, ir, ka viņai tur draudzenei tur tas, un man vienkārši tajā brīdī ir, man vendi gribās, es vienkārši negribu dzirdēt problēmas, es pats ar sevi tagad netiek galā, un man vēl jādomā par citiem, vai, tas tāds baigais. Un tas arī ir jānokomunicē. Mēs to nokomunicējam, un tagad, paldies arī Martai, viņa to respektē, un viņa man vairs nestāsta tās lietas. Ja? Es pats citreiz apjautājos. Es zinu, ka tur, piemēram, viņai viena no draudzenēm tagad ritīgi slimoja, vai ne? Un es pēc kādu laiku pētāju, kā viņai iet, vai ne? Kā tu tā? Nevis, ka, liek vienkārši uzgrūž tev to virsmu. Jo, ir tie brīži, kad tiešām es šobrīd vienkārši es knapi valdos. Iekšēji es jau griežu zobus, vai ne? Un man kaut ko izgrūž ārā. Un tas vienkārši, tas jau nav, tas ir tikai tāds, arī tas pats lukturīts, kas vienkārši uzspīdina man īstajā vietā, un es tajā brīdī vienkārši, tas pats netiek. Jā, tieši tā, vai ne, tā kā reizēm kaut kāda vai replika vai kaut kas pēkšņi iznāk ārā, jo vienkārši tev ir kaut kādas citas lietas sakrājušās, un tas jau nav saistīts tieši ar to, kā tu pašā sākumā teici, tas nav par to pulsu īknu, tas ir par to citu, ka ir sakrājies, un pēkšņi vienkārši tu atkal kaut ko dzirdi, un atkal pēkšņi, tev atkal kaut ko uzgrūž, un tāds kaut ko prasa, bet es uzreiz arī var bilst tās paralēlas ļoti ātri, tas pēc vakariem mēs braucām mašīnā, kaut kas, tas sakam, šodien siksnu līdzi. Es tāds, līdzi, kur tad viņai citur ir apmēram? Tas tikai, kur viņam var citur būt? Protams, ka viņi ir.
Viņa sunim virsū ir tā kā uz ķermeņa tā siksnē, kas pa jautājumu. Un tāds kaut kas cits atkal. Zini, ka kaut kāds tas emocionāls, bet atkal kaut ko citus domājis, vai tu vienkārši jūtas tā kā manā gadījumā, man cukuru līmenis bija tur kaut kāds vaļā augšā. Un vienkārši tev pēc jautājums, tam vienkārši liekas, tā tik skaidrs ir. Un viss, un tu tik agresīvi kaut kā apmēram, tu pat negribi izcēt darīt, bet vienkārši pēkšņi viss notiek. Jā, es sapratu arī, ko es esmu noķēris, arī nevienmēr, bet es tāds bijuši esmu pamanījis, piemēram, es redzu, piemēram, bērns, uzvadība, nav īsti ritīgi. Un es sāku redzēt, bērnu vajag spoguļo vecākus, un es tā bišķi pavēroju Martas, nē, tas nav bērnam, tas ir par Martu, viņas izsūta arī ārā no mājas, jā. Lai citreiz, kad ir tas emocionāli ritīgi zemais brīdis, kā es darīju agrāk, es tajā brīdī arī kaut kādu vai risinājumu iespraudu iekšā, vai kaut kāds komentārs par šo konkrēto lietu, vai kaut ko es par sevi tajā mirklī iespraužu. Un es saprotu, ka tas padara to visu vēl, to bedu padara vēl dziļāk. Un tad es sāku ķert sevi tādos brīžos, man kaut ko gribās pateikt, bet es to pateikšu pēc 2 dienām, tad, kad viņa būs izlīdus ārā no tās savas emocionālās bedres, un es varēšu izteikt, zin kā, to dienu tas. Un bieži vien tā sieviete, un paldies arī, ka ar Martu man ir viegli savā ziņā nokomunicēt pēc tā lielā kaut kāda uzliesmām. Ja konflikts kaut kāds ir bijis, mums ir viegli pēc tam izrunāties pēc 2-3 dienām. Varbūt sarunas sākumā mēs atkal bišķiņ tā kā pabakstamies, pacīkstamies, un tad mēs sadzirdam to īsto sāp tai vienā cilvēkā, un mēs uzreiz paši tā kā nobremzējam, nolaižamies, padomājam, un mēs jūtamies labi. Tā emocionālā tuvība man ir nenormāli svarīga. Tā ir viena no manām arī mīlestības valodām. Man vajag redzēt, ka tu emocionāli esi ar mani. Man vārdi nav vispār. Vārdi man nesaka neko. Tu man vari teikt, ka tu man mīli, es tev neticēšu. Es reāli neticēšu. Tu man vari teikt to, bet ja tur nebūs galā tā emocionālā tuvība, ja tur nebūs tie darbi tajā visā iekšā, es neticu. Nav. Man mīlestības valoda ir tie darbi un tas emocionālā tuvība. Man gribās sajusties tev tuvākai. Ja tu ar mani padalīsies tieši kaut kādā par savām emocijām vairāk un palīdīsim dziļāk, tur, kur tu tieši, tā kā tu teici, atkailinies, tas priekš manis ir ok, es jūtu, ka tu man uzticies, jā. Nevis, ka kaut kā mēs visu laiku mēģinām maskēt, jā, tur kaut ko, es saprotu, nē, tas nē, es jūtu kaut ko cēlu, kaut kas nav īsti ritīgi, jā. Jo arī mēs jau bieži tādā veidā, man liekas, nonākam kaut kādās pretrunās. Tu saki vienu, bet tu pats izdari kaut ko citu, vai ne? Un man arī ir tā bieži, man ir skaidrs, uz ko es gribu tiekties, un tad es sev nošaustu par to, ka es tā neizdarīju šodien, jā. Kad tu visu laiku gribi būt uz to, un šodien man vienkārši neizdevās, un es vienkārši tas nenormāli slikti, ka man tas neizdevās. Bet ka pieļaut arī to, ka ir tās sliktās dienas arī, ka atzīt sev to, ka es nevaru slēgt būt stiprs. Šitā diena ir pienāks, es būšu vairs, es atjaunošos, jā, un tad es atkal nākšu no tā, kaut ko iemācīšos. Jā, man gribās tā, ka šķetināt, es tagad rītīgi. Tas, ko es mācos tagad, ir vienkārši saprast tās savas sajūtas, vairāk sadzirdēt sevi, jo, pagājušajā gadā 2 reizes nonāca līdz izdegšanai, 2. reizē es jau atapos ātrās palīdzības mašīnā ar slīdsklaviem, un pēc tam pārbaudot tur sirds kambars, tur eko, viss pārējais sirdī, visi kārtībā. Sirdī visi kārtībā, kambaros visi kārtībā, sieniņas, viss tur ir ok. Stress, kaut kāds emocionāls, psihoemocionālais stāvoklis ir vienkārši šeit. Un tad tu atkal no tās pirmās reizes tu dabūji kaut kādas atziņas, tu saprati, ok, man bija tomēr ķermenī visādi signāli, es viņus ignorēju, un tad no tāds, tev liekas, ok, viss, es tagad sapratu. Tai 2. reizē, kad es jau nonācu ātrās palīdzības mašīnā, es sapratu, bija tie signāli, un es viņus atkal noignorēju. Un tā, man liekas, tagad ir tā lielākā spēle, lielākā māksla, iemācīties tos savus signālus un pareizi uz viņiem norēģēt. Jo man ir tas brīdis, kad vienkārši viss, ko es teiktu, gribu ir iziet ārā no mājas un atļaut sev to izdarīt, paprasīt tam otram cilvēkam. Nevienmēr tas būs viegli izdarāms, nevienmēr otram cilvēkam būs resurss, jā, un tad samācē, man liekas, tas ir tas 50-50, redzēt, kuram šobrīd ir vairāk tas resurss, jā, vai vienkārši viss, tā ir mana kārta, es vienkārši nevaru, mēs visi vienkārši nosmuksim tūlīt, jā, es eju ārā, viss. Tu izej, tu atgriezies, tu jūties labāk. Un bieži vien arī tā ir, ka tu izej, arī mājā uzreiz tā vidi nomainās.
tu patiesībā biji tas vainīgais. Un to bieži vien ir diezgan grūti pieļaut, tā kā pieņemt, ka patiesībā problēma bija tevī. Un bieži vien problēma ir tevī. Jā. Mēs gribam slēgt par problēmu tajā otrā. Kā problēma ir mūsos, mēs redzam, ka arī problēma ir citā, mēs projektējam virsū to, un mēs dabējam apakaļ. Mēs vainojam otru, bet īstenībā, tu esi pats vainīgs pie tā, ka tas otrs cilvēks uzreiz reaģē tā, tu atkal dusmīgs esi par to, un tu nespēji izrunāt to, un tas viss vienkārši atspoguļojas, nāk apakaļ. Jāstrādā baigi pie sevis, jāstrādā pie savu tā emocionālu stāvokļu, jāiet pie tiem terapeitiem un jācīnās, Un jāmēģina saprast, man liekas, tā bērnības vienkārši tā daļa saprast, vienkārši kāpēc kaut kas ir vajadzīgs un apzināties. Tas jau būs tas pats svarīgākais vienmēr. Sākumā ir apzināties, kāpēc tā ir. Un kāpēc? Beidzot sev, ka ir problēma. Jā, apzināties. Tu neapzinies, tad tev viss laiks ideāli. Vai arī tu jūties slikti, bet tu īsti nesaproti, kāpēc tagad mēs runājām. Tas arī par to izdegšanu un pārējo. Jo stress, kā cilvēkiem arī viss tas stress var asociēties savādāk. Kā dzīvē stress, viņš var būt tādā zemapziņā. Ja, piemēram, man arī ikdienā neliekas, ka vajag kaut ko stresot. Man nātās vienkārši atnāk, man viss ir forši, aizēj mājās, viss ir kā forši, suns, viss ģimene, kaķi, viss ir ideāli, tu tā kā dzīvo. Pēc tam, zemapziņā ir kaut kā stress, tas, par ko mēs visu šo laiku esam runājuši. Tāds, ka tu vienkārši laiku, emocionāli tu jūties visu laiku kaut kā širā. Ka tev nav tāds, ka tu laimīgos brīžus ir itīgi priecīgi izbaudi, un tad, tu kaut kāda bēdība, ka tu tāds, sūdi notika, un viss, tad tu joprojām. Vēlos atvainoties, ka šī epizode, diemžēl, beidzās mazliet neplānoti, jo mums pietrūka atmiņas kamerā. Bet es ticu, ka viss svarīgais jau tika izrunāts. Vēlreiz milzīgs paldies Dāvim, kurš ne tikai piekrita piedalīties šajā sarunā, bet arī bija gatavs tik ļoti atvērties un dalīties savās dziļajās pārdomās un pieredzē. Viņa vārdi bija ļoti personīgi un iedvesmojoši, un es tiešām ceru, ka tie uzrunās arī citus. Šajā epizodē pieskarāmies daudzām tēmām, kuras, manuprāt, ir ļoti svarīgas īpaši vīriešiem. Mēs bieži vien aizmirstam, cik svarīgi ir runāt par savām emocijām un piedzīvotajām grūtībām. Bet Dāvis mums atgādināja, ka ik viens no mums saskaras ar izaicinājumiem, arī lieliskās attiecībās, kas tā izstās no malas, un es ceru, ka šīs sarunas palīdzēs kam saprast, ka viņš nav viens, ka viņam ir līdzīgi domājoši vīrieši un ka savas problēmas var risināt savādāk. Varbūt šī epizode dos kādam iedrošinājumu atvērties, ja tas būtu draugu lokā vai attiecībās ar partneri, un tas savukārt uzlabos ikdienu un attiecības. Liels paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā epizodē. Ja jums ir kāds atsauksmes, kritika vai iedvesmojuši vārdi, es ļoti labprāt tos dzirdētu. Jūsu viedoklis man ir svarīgs, lai turpinātu uzlabot nākamās epizodes. Paldies par jūsu laiku un atbalstu, un tiekamies jau nākamajā, bet podcastu sērijā.